Pasaules čempionāta orientēšanās sporta translācijas atbalstītāji. Orientēšanās ir demokrātisks sporta veids visiem vecumiem un meistarības līmeņiem. Viens no veselīgākajiem sporta veidiem, kas vienlaikus attīsta cilvēka fiziskās un garīgās spējas. Veselīgi, sportiski un aizraujoši. Katru dienu visā Latvijā. Orientēšanās ikvienam! Pasaules čempionāta orientēšanās sporta translācijas atbalstītāji. Labdien visiem Latvijā! Latvijas televīzija sāk tiešo translāciju no Somijas pilsētas Vuokatī, kur šajā nedēļā risinās pasaules meistarsacīgas orientēšanās sportā. Šis patiešām ir vēsturisks un priecīgs brīdis Latvijas visām orientēšanās sportam un arī sportam kopumā, jo šī ir pirmā televīzijas tiešraide no orientēšanās sacensībām. Par notikumiem Somijā, Somijas mežos, kur startē un labas izredzes šodien, arī labas izredzes ir Latvijas orientieristiem. Par šiem notikumiem jums stāstīšu es Andris Rupais un ilgadējais Latvijas Valsts Savienības dalībnieks, arī vairāk kārtējais Latvijas čempions Jānis Krūviņš. Sveiks, Jāni! Kā ir šobrīd atrasties šeit televizoru otrā pusē, vērot, kā savējie kolēģi skrien un komentēt orientēšanās sacensības? Kāds ir sajūtas? Labdien, cienījamie skatītāji! Nu jā, protams, gribētos būt tur uz vietas, bet kādam ir jābūt arī šeit un jāiepazīstina jūs ar, jāpalīdz iepazīstināt jūs ar orientēšanās sportu. Tagad mēs ekrānā redzam mūsu organizatori virtuāli izved cauri šīs dienas distancē, ko sportisti veiks, parāda katra kontrolpunkta atrašanās vietu un dažādus iespējamos ceļa variantus. Kā viens no interesantākajiem ir etaps uz 7. kontrolpunktu, kur ir iespējams skriet pa taisno, ko šobrīd norāda sarkanā līnija, veicot arī diezgan lielu kāpumu. Un otrs variants ir apliekt šo lielo kalnu, bet tur arī jārēķinās, kad ir brīžiem vairāk grūtāk skrienams mežs. Tātad tā labā ziņa ir tā, ka šobrīd orientēšanās notikumiem var sekot līdzi visdažādākajos veidos. Protams, katram sportistam kamera klāt nav piestiprināta. Visu laiku mēs sportistus vizuāli neredzēsim, taču lūk, šī GPS novērošanas sistēma mums sacensību laikā ļaus jums visiem rādīt to, cik aizraujoši patiesībā ir orientēšanās sports. Jā, tieši tā. Šodien mums ir 5 TV punkti. Pirmais ir pēc 0,3 km pie 1. kontrolpunkta, tad ir pie 6. kontrolpunkta, tad tālāk ir pie 8. kontrolpunkta, 14. kontrolpunkta un 17. kontrolpunkta. Un paralēli arī pa laikam organizatori mūsu pieslēgs kāda konkrēta dalībnieka GPS izsekošanas sistēmai, kur mēs redzēsim, kā viņš skrien, kurā viņš atrodas. Jā, bet mums noteikti, Jāni, ir jāuzsver arī jāpastāsta, kāds ir šis tātad formāts. Tātad pasaules meistarsacīgs, šī ir vidējā distance, pavēles distance, kontrolpunktu jāņem noteiktā secībā, tātad šeit pēc kārtas numuriem. Un distances garums šodien vīriešiem tātad 6,3 km, 19 kontrolpunktu un lūk, 245 metri, tāds ir distances kopējais kāpums. Jāni, tātad tas ir vismaz kādas 5 siguldas nogāzes, mēs varam iztēloties. Jā, kāpums ir iespaidīgs un tas prasīs fizisku spēku. Un gribēju vēl pieminēt arī to, ka sportisti visi, kas šodien startēs, viņi atrodas slēgtā karantīnas zonā. Viņi nav redzējuši ne distanci, līdz ar to viņi karti saņems tieši starta brīdī. Un lūk, arī uz starta līnijas ir pirmais sportists. Jā, lietuvietis Simona Skrepštā, 29 gadus vecs. Mēs viņu šobrīd izceļam kā pirmo. Drīz pēc tam iepazīstināsim arī, kuros starta laikos startēs mūsu trio. Tātad Simona Skrepšta, viņa labākais rezultāts pasaules meistarsacīkstēs vidējā distancē ir 2x 7. vieta. Nav viņš starp favorītiem. Jā, kā mēs redzam, sportists pēc starta paņem karti un uzreiz cenšas spētīt, viņus skatīties, kur viņam jāskrien. Parasti kaut kādi 200-300 metri ir tāds marķētais koridoris līdz tā saucamajam K punktam, jeb kartē tas ir atzīmēts ar 3 stūri, no kuras tad sākās tā īsta orientēšanās. Sākumā sportistiem tā kā atļauj mazliet ieskrieties, un tagad sportists ir iegājis, ieskrējis mežā, un mēs arī uz ekrāna redzam virtuāli GPS izsekošanu, kad katram sportistam ir iedots GPS raizītājs, lai varētu sekot pa laikam
līdz kā viņš pārvietojas. Un Simonas sasniedz 3 stūrīšu vidu. Tas nozīmē, ka šajā brīdī arī reāli sākas viņa starts. Šeit viņš dodās distancē jau pretim pirmajam kontrolpunktam. Un pavisam tātad, lai jūs zinātu, finālā ir iekļuvuši 45 labākie. Tikai tātad bija kvalifikācijas sacensības vakar. Un tā priecīgā ziņa ir tā, ka starp šiem 45 ir 3 Latvijas orientieristi. Un, protams, mums noteikti ir jāizceļ arī tātad Edgars Bertuks, pasaules čempions 2012. gadā Šveicē tieši šajā vidējā distancē. Viņš šodien startēs pulkstens, tātad, tas būs nedaudz vēlāk. Viņš startēs viens no pēdējiem 14.01. Viņa kvalifikācijas grupā viņam 4. vieta, bet ir arī labas izredzes. Viņš tiek ierindots starp favorītiem arī šodien. Nākamais, noteikti jāpievērš vērība Mārtiņam Sirmajam, viens no ilgadējiem Latvijas orientieristiem. Viņš tātad divkārtais Eiropas vicečempions vidējā distancē. Mārtiņš startēs 13.43. Tātad pirmais no mūsējo trio, un, jāsaka, arī Mārtiņam, šobrīd varbūt nav tā labākā forma, bet Mārtiņš vienmēr var pārsteigt ar labu rezultātu. Jā, Mārtiņam šogad bija zināmas veselības problēmas, viņš bija saķēris tā saucamo laimas slimību sezonas sākumā, bet ir veiksmīgi ticis to galā, un viņš ir vīrs ar vislielāko pieredzi šobrīdējā izlases formātā, jo viņš pasaules čempionātos startē jau kopš 2001. gada, kad īstenībā iepriekšējais pasaules čempionāts arī bija Somijā. Tā bija viņa debija. Tātad atgriešanās pēc 12 gadu pārtraukuma. Un visbeidzot, trešais mūsējais dalībnieks šajā vidējā distancē ir Kalvis Mihailovs, 25 gadus vecs, jaunākais tātad no mūsu trio. Viņš startēs pēdējais, starp citu, šodien 14.16, un mēs varam viennozīmīgi teikt, ka tā ir ļoti laba starta pozīcija Kalvim, lai arī pacīnītos vismaz par pirmo desmitnieku. Jā, noteikti Kalvis ir ļoti labā fiziskā formā. Viņš ir ticis galā arī ar vēdera vīrusu problēmu, kas viņam vaļāja šīs nedēļas sākumā, un to viņš vakar arī parādīja, uzvarot savu kvalifikācijas grupu. Un, redzēsim, kā viņam šo neveiksies, bet es domāju, rezultāts neizpaliks. Pirms gada Kalvim šajā pašā distancē pasaules meistars sacīkstēs 13. vieta, arī tas ļauj ar cerībām skatīties uz šīs dienas sacensībām. Un lūk, mēs jau esam mežā pie pirmā televīzijas punkta, 300 metri, un šis ir Simons Apvils no Austrālijas, viņš atzīmējas, un redzam, ka viņa rezultāts ir pagaidām otrs labākais līderis Simons Krepšta no Lietuvas. Tātad tas viss ir tikai pagaidām, ir startējuši tikai, lūk, redzam, 2 dalībnieki, un gatavojas Toja Lasens no Dānijas, būs kā trešais, kurš dosies distancē. Jā, redzam, ka lietuvietim Simonam Krepštam pirmo punktu atrašana nav bijusi problēmas, un arī uz otro punktu varbūt izskatās tāda maza mincināšanās, bet viņš ir izmantojis to melni raustīto līniju taciņu, uzskrējis pa viņu augšā kalnā un arī paņēmis veiksmīgi otro kontrapunktu. Jāatzīst, ka Simons Krepšs jau arī Lietuvas izlasē startē apmēram 10 gadus, un pēdējos gados ir bijis viens no Lietuvas izlases līderiem. Tā kā viņa rezultāts šobrīd ilgi tiks arī rādīts. Tas nav pārsteidzoši, bet tagad gan pievērsīsim vērību šim Krievu orientieristam. Tātad Valentīns Novikovs, viņš ir ārkārtīgi pieredzējis skrējējs, 39 gadus vecs orientierists. Pasaules rangā šobrīd 16. pozīcija, bet pats svarīgākais, ka viņš ir ļoti, ļoti izturīgs, pieredzes bagāts. Viņam vidējā distancē ir bijis 2 reizes sudrabs, un starp citu arī pirms gada Šveicē, kad par pasaules čempionu vidējā distancē kļuva Edgars Bertuks, Valentīns Novikovs izcīnīja sudraba medaļu 3 reizes. Viņš ir triumfējis kopā ar Krievijas stafešu komandu, tad arī ļoti labs stafešu skrējējs. Šeit gan, redzam, ka viņš startē pašā sākumā, tas nozīmē, ka viņam bija diezgan slikti rezultāti kvalifikācijā. Nosacīts slikti, jau viņu kvalifikācijas grupā bija 40 dalībniekiem, viņš tika to labāko 15. Vakardien viņam bija šādas tādas kļūdiņas, līdz ar to varbūt viņam neizdevās būt savas kvalifikācijas grupas augšgalā, bet finālā viņš kvalificēs, tas ir pats galvenais. Un tā pieredze viņam noteikti palīdzēs. Šeit vai tā neliela kļūda jau nav Dāņa Toja Lasena izpildījumā, viņš ir tādu diezgan lielu. Jā, viņš pirmo punktu paņēmis nepārāk pārliecinoši, un tāpēc mēs arī redzējām pie pirmā punkta viņam bija tikai otrais labākais laiks pagaidām, bet tas ir tikai distances sākums. Un sākumā ir parasti jācenšas iejusties apvidū, iejusties kartē, karti sasiet ar apvidu, un tad dažiem sportistiem izdodas labāk, dažiem varbūt tas prasa ilgāku laiku. Bet, mēs redzam šos daudzos melnumus, tātad melni tādi maz taisnstūrīši, tātad tas ir klintis, tas ir
Somijas, Skandināvijai raksturīgās klints, un patiešām šādā apvidū ir diezgan sarežģīti orientēties. Šobrīd uz starta līnijas ir Ole Kerners. Tas ir Igaunijas sportists. Viņš arī jau startē pasaules čempionātos kādus 13 gadus un vienmēr ir bijis Igaunijas izlases līderis. Bet Valentīns Novikovs pirmajā TV punktā 7 sekundes zaudē Simonam Krepštam no Lietuvas, kurš joprojām ir līderis. Mēs turpinām pēc nelielas reklāmas pauzītes. Orientēšanās ir demokrātisks sporta veids visiem vecumiem un meistarības līmeņiem. Viens no veselīgākajiem sporta veidiem, kas vienlaikus attīsta cilvēka fiziskās un garīgās spējas. Veselīgi, sportiski un aizraujoši. Katru dienu visā Latvijā. Orientēšanās ikvienam! Tautas orientēšanās sacensībās Magnēts orientēšanās ir pieejama visiem. 3 reizes nedēļā, gan ziemā, gan vasarā. Palīdzēsim jums apgūt orientēšanās prasmes un izbaudīt pierīgas meža burvību. Orientēšanās ir demokrātisks sporta veids visiem vecumiem un meistarības līmeņiem. Viens no veselīgākajiem sporta veidiem, kas vienlaikus attīsta cilvēka fiziskās un garīgās spējas. Veselīgi, sportiski un aizraujoši. Katru dienu visā Latvijā. Orientēšanās ikvienam! Pasaules čempionāta orientēšanās sporta translācijas atbalstītāji. Mēs turpinām tiešo translāciju no Somijas, no Vokatī sporta centra, kur šodien tātad pasaules meistarsacīgas orientēšanās sportā. Pirmā orientēšanās tiešraide Latvijas vēsturē, un šī ir vidējā distance, kurā arī startē 3 Latvijas orientieristi: Edgars, Bertuks, Mārtiņš Sirmais un Kalvis Mihailovs. Turklāt ar labām izredzēm pacīnīties par visaugstākajām vietām. Noteikti. Šobrīd redzējām, kā startēja rumāņu orientierists Daniels Barkašs. Viņš nav starp favorītiem, un tomēr jāsaka, šeit finālā 45 labākie, jebkurā gadījumā medaļu pretendentu pulks ir diezgan liels. Tie varētu būt vismaz kādi 10, varbūt pat vairāk orientieristi. Pietiekami visi ir rūdīti, un redzam, ka šim sarežģītajam posmam no 2. līdz 4. punktam virzās šobrīd cauri pirmie startējušie. Virzās lēnām, jo patiešām šis apvidus, tieši šī vieta ir ļoti sarežģīta. Jā, un jāpiemina arī atgādinās to, ka tas notiek Somijā, un pamats ir ļoti akmeņains. Kā mēs redzam, sportisti pirmie 4 startējošie, vismaz pagājām izstājās, ir iztikuši bez rupjām kļūdām un turpina virzīties pa distanci. Un labākais laiks pēc 300 noskaitiem metriem, tātad pēc pirmā TV punkta ir Igaunim Ole Kerneram. Viņš par 1 sekundi ir bijis tur ātrāks par Simonu Krepštu no Lietuvas. Tie, protams, ir tādi provizoriski rezultāti pašā sākumā, taču arī tam ir nozīme, jo kā tu sāc startēt, tas ir ļoti svarīgi pēc tam jau turpinājumā uztvert šo pareizo ritmu, kā saka orientieristi, plūdumu, lai varētu pēc iespējas veiksmīgāk tikt galā ar šo distanci. Tātad vidējā distance ir, nav pārāk gara, šajā gadījumā 6,3 km, bet šeit ļoti svarīgi ir šī tehnika, kā tu orientējies, cik tu spēja prasmīgi sabalansēt savu tempu ar sarežģīto apvidu, tātad ar kartes lasīšanu, ar virzienu noturēšanu. Tie ir šie svarīgākie principi orientēšanās sportā tieši vidējā distancē. Garajās tur vairāk arī šī izturība, protams, spēlē nozīmi. Lūk, Simonas Krepšta, pirmais startējošais dalībnieks, jau ir sasniedzis 5. kontrolpunktu. Jā, un to viņš ir arī atradis veiksmīgi. Viņam bija savdabīga ceļa izvēle. Viņš noskrēja no 4. punkta, noskrēja lejā no kalna un izvēlējās skriet nevis taisni pāri kalnam, bet apliekt pa taku nedaudz kalnu un, ejot gar nogāzi, atrast šo kontrolpunktu. Ja mēs pievēršam uzmanību 3. kontrolpunktam, tad redzam, ka Valentīns Novikovs visticamāk bija paskrējis pāris metrus garām šim kontrolpunktam, bet laicīgi attapies un pagājis apkaļ. Šeit mēs redzam, TV kamera no 2. skaitā TV kontrolpunkta, kur operators jau gaida Simonas Krepštas. Kā mēs redzam, ir pamešs, ir akmeņi, ir sakrituši koki, līdz ar to tā taisnība pārvietošanās ir krietni apgrūtinoša. Arī šajā brīdī ir kā redzam sportistu, bet sportists kontrolpunktu vēl īsti nav ieraudzījis. Mēs zinām, kur ir kontrolpunkts, bet Simons Krepšs to vēl nezina. Jā, un izmet mazu līkumu, bet tomēr veiksmīgi ir atradis. Un, protams, viņš kā pirmais startējušais šeit ir uzrāda arī labu laiku.
Jā, jāsaka, šobrīd Simons Krepštas skrējiens ir pārliecinošs, un tas arī sagaidāms, jo viņš ir, kā jau minēja, viens no Lietuvas izlases līderiem. Bet pēc 300 noskrietiem metriem labākais laiks šobrīd Norvēģim Bjornam Ekebergam, un par 3 sekundēm viņš apsteidz rumāni Danielu Barkašu. Krepštas rezultāts šobrīd ir 4. labākais, bet tas pagaidām ir diezgan nesvarīgi, jo tikai 6 sekundes šķir šobrīd lietuvieti no labākā rezultāta īpašnieka. Tātad jau vēlāk distances vidusdaļā mēs varēsim jau izteikt secinājumus un paredzēt to, kāds varētu būt sportists izredzes jau distances kopumā. Jā, jo katram sportistam ir savs stils, kā iesākt distanci. Citi iesāk ātri, agresīvi, ar domu, kā ātri ielasīties kartē, apvidu. Citi varbūt mazliet piesardzīgāk ņem pirmos pāris punktus, bet, protams, temps visiem ir augsts. Un jau šitā pasaules čempionātā ir startē labākie pasaules orientieristi. Austrietis Roberts Merls gatavojas startam. Pēc nepilnām 8 minūtēm startēs arī viens no spēcīgākajiem, varētu teikt, ka Lietuvas pirmais numurs, Jonas Vitautas Gvildis. Atgādinu, ka Martiņš Sirmais distancē dosies pirmais no mūsējiem, un tas notiks 13:43 minūtēs. Tātad šobrīd pēc noskriet 1,6 km, joprojām tur ir bijis tikai Simonas Krepšta no Lietuvas šajā, tātad otrajā TV punktā, bet pēc 1,4 km atzīmes tur arī ir atzīmējies austrālietis Simons Apils, viņš gan zaudē Krepštam, tātad Krepšta pagaidām ir līderis pēc 1,6 km atzīmes. Jā, mums iepriekš parādīja arī sacensību Bahreinu. Somijā orientēšanās ir ļoti populārs sporta veids, tikpat populārs kā ziemā distanču slēpošana. Un šeit ir gan daudz līdzjutēji, gan arī daudzi sportisti, jo paralēli pasaules čempionātā notiek arī parastās sacensības, kur startē vairāk tūkstoši dalībnieki. To mēs varam apstiprināt arī ar skaitļiem, jo pirmajās sacensību dienās organizatori bija sarēķinājuši, ka gan sacensību centrā šajā stadionā, kur ir starts finišs, gan arī citās vietās distancē kopā ir bijuši 10 000 skatītāji. Tātad, patiešām tā ir laba apmeklētība priekš orientēšanās sporta. Un, jā, Somi ir arī tie, kas šim sporta veidam ir piešķīruši arī daudz modernu jaunu lietu. Un tieši šī GPS izsekošana ir sākusies Somijā. 2001. gadā, kad Somijā notika iepriekšējais pasaules čempionāts, tad arī pirmo reizi sportistiem bija iespēja sekot līdzi ar GPS palīdzību, redzēt, kā viņi pārvietojās, šie punktiņi pārvietojās šajā kartē. Tagad, protams, tas viss sev ir daudz modernāk un sekmīgāk. To ir Lasens no Dānijas ar labāko rezultātu šobrīd otrajā TV punktā. Viņš tātad par 8 sekundēm uzlabo Krepštas rezultātu. Jā, varētu mums likties, kāpēc sportists apstājies, kaut ko pēta, bet nākamais etaps uz nākamo kontrolpunktu ir kaut 1,5 kilometru garš, un šajos garajos etapos parasti ir ceļu variantu izvēles, kā mums arī iepazīstot organizatori parādīja. Un, jā, Dāņu sportists, viņš varbūt iepriekš nebija skrinot izpētījis, līdz ar to viņš punktā atzīmējās, un tagad pētīja, pa kuru pusi kalnam viņam labāk apskriet, gar kuru nogās skriet un tā tālāk. Šorīt mēs GPS izsakošanā redzam, kad Valentīns Novikovs ir izvēlējies iet uz 5. kontrapunktu pāri kalnam un paņemt viņu no augšpuses, un redzam, ka it kā viņa tas punktiņš, GPS punktiņš mazliet apstājies, nozīmē, ka viņš varbūt bija kādu brīdi apjucis, un redzam, ka paralēli viņam strauji tojās arī igauņu sportists Ole Kerners. Tātad šai gadījumā tā jau ir kļūda, kas maksā diezgan daudz vērtīgu laiku, un vidējā distancē arī 30 sekundžu kļūdai ir ļoti liela nozīme, kas varbūt garajā distancē nav tik būtiski un tik liktenīgi, tad vidējā distancē šādas kļūdas jau var maksāt ļoti daudz jau distances beigu daļām. Jā, jo tāpat līdzīgi kā slēpošanā, kā biatlonā, bieži vien ir tā, kad finišā vietas tiek izšķir sekundes. Lūk, un šeit mēs redzam, kā Valentīns Novikovs tuvojas otrajam TV punktam. Redzam, ka viņš jau zaudē gan Toja Lasenam, gan Krepštam. Šie kvadrātiņi taisnstūri, kas slīd pa kreisi, tie norāda, ka Valentīna Novikova rezultāts jau būs sliktāks. Un jā, viņš tātad vairāk kā 20 sekundes zaudē, pēc 6. kontrolpunkta zaudē Dānim Toja Lasenam. Tas jau ir
šis laiks, ko viņš pazaudēja, meklējot 5. kontrolpunktu. Jā, bet, nu, kā jau minējām iepriekš, tad šis sportists ir ļoti pieredzējis, arī fiziski ļoti labi sagatavots, un tās 20 sekundes, ko it kā viņš šobrīd zaudē, tām brīža labākajam rezultātam, viņam ir noteikti atgūstams, jo viņa kabatā ir jau vairākas iepriekšējo gadu pasaules čempionāta medaļas, un tas ir vīrs ar ļoti bagātu pieredzi. GPS izsakrunā redzam arī, kad Līdzīgi Kerners. Jā, ar 5. punktu atrašana ir bijusi problēmas arī Ole Kerneram. Šeit viņš ir uztaisījis nelielu kļūdu. Tā aste, kas ir sekotam punktam, tā ir 1,5 minūte gara. Tad līdz ar to mēs virtuāli varam redzēt, apmēram, cik liela tā kļūda varētu būt. Nu, tur izskatījās jau uz kaut kādam 45 sekundēm pat varētu būt tā viņa kļūda. Tātad, sakot, orientēšanās sacensībām patiešām ir aizraujošāk, un tad, kad distancē būs mūsējie, būs vēl interesantāk vērot to, kā viņiem veiksies tagad igaunis Ole Kerners 2. TV punktā, un tikai nedaudz viņš atpaliek no Dāņa Toja Lasena, tātad arī labs sākums Igaunijas orientieristam. Igauņus šeit pārstāv arī brāļi Timo un Laurijs Silts, viņi startēs nedaudz vēlāk. Tātad pa 3 orientieristiem Latvijai, Igaunijai, Šveicei, Norvēģijai, Zviedrijai un arī Ukrainai šajās fināla sacensībās vidējā distancē. Jā, un ekrānā mēs redzam, kad etapu uz 7. kontrolpunktu vairums sportisti izvēlējušies apliekt kalnu pa kreiso pusi, ar domu trāpīt tagad uz mazo raustīto taciņu, uz ko izskatās arī Simons Krepšs te ir veiksmīgi arī atradis, un tad tālāk pa nogāzi lejā uz kontrolpunktu. Nu, Valentīns Novikovs bija izvēlējies nedaudz citu veidu, kā nonākt līdz nākamajam 7. punktam. To mēs iespējams redzēsim jau nedaudz vēlāk, kad atkal pieslēgsimies GPS vērošanas sistēmai, bet tagad startam gatavojas Brits Hektors Haines. Arī Briti pēdējā laikā uzrāda arvien labāks rezultāts, un jāpiemina, ka sprinta disciplīnā viņiem šeit Vokatī ir arī sudraba medaļa pasaules meistarsacīkstēs. Bet mums, kā zināms, mums ir jau bronza, tātad garajā distancē. Edgars Bertuks jau 2. pasaules čempionātu pēc kārtas izcīnīja bronzas medaļu, un tas ir tāds labs, priecīgs sākums šajā čempionātā, un cerēsim, ka šodien arī būs tikpat labs turpinājums. Jācer, ka viņš būs šodien jau jutīsies daudz svaigāks, jo pēc vakardienas kvalifikācijas Edgars atzina, ka it kā skrējis ar rezervīti, bet tomēr bija jūtams sagurums no otrdienas skrietās garās distances, kur bija jāveic 20 km pa apvidu. Tas nav joka lieta. Nav joka lieta, jā, un ātrākie sportisti veica stundā 40 minūtēs. Tā kā, tas bija patiešām liels pārbaudījums. Un te mēs varam labi salīdzināt. Organizatori ir noteikuši, ka šodien vidējās distances uzvarētāji iespējamais laiks varētu būt 37 minūtes. Tad 3 reizes īsāks skrējiens, īsāks sacensība, bet sarežģītāks apvidus. Bjorns Ekebergs, Norvēģija, uzrāda ļoti labu rezultātu pagaidām, gan kamēr viņi vēl meklē mežā, taču šķiet, ka viņš varētu uzlabot Tojas Lasena uzrādīto laiku pēc 2. TV punktu. Norvēģija ir arī tā saucamā viena no orientēšanās lielvalstīm, līdzās pārējām Skandināvu valstīm, Somijai, Zviedrijai, Dānijai, jo Norvēģija tas ir tā vieta, kur īstenībā orientēšanās ir izcēlusies. Tas ir tāds kā orientēšanās pirmsākuma vieta. Jā, un šeit ir redzama, Norvēģis sportists ir noķēris par 1,5 minūtes sev priekšā startējošo rumāņu sportistu un tagad dodās tālāk uz 7. kontrolpunktu. Jā, Norvēģim tātad 15 sekundžu pārsvars pār Toju Lasenu, bet pie 0,3 km atzīmes tur joprojām Roberts Merls no Austrijas ir bijis visveiklākais, bet tātad 300 metri un pēc tiem pirmiem 300 metriem gan nesteigsimies ar secinājumiem. Svarīgāk jau ir šī atzīme 1,6 km, tātad pēc šiem pirmajiem 3 sarežģītajiem kontrolpunktiem distances sākuma daļā. Tas jau ir zināms rādītājs par sportista tieši tās dienas sagatavotību. Un šeit mums atkal rāda garo etapu uz 7. kontrolpunktu. Nepavelti, jo šeit būs šodien ļoti daudz dažādas ceļu izvēles. Tad redzam, Krievu sportists Valentīns Novikovs ir izvēlējies apliekt kalnu pa labo pusi. Ole Kerners arī izstāsta, ka vairāk pa labo pusi, bet mazliet taisnāk. Un, redzēsim, kuram beigās būs tas labākā ceļa izvēle. Un atgriežamies mēs pie
sestā kontrola punkta, otrais TV punkts un gaidām itāļu orientieristu Mihailu Mamļējevu. Viņš šobrīd startē diezgan veiksmīgi. Jā, šis sportists Mihails Mamļējevs, jā, vārds uzvārds liekas tāds neitālisks. Īstenībā tas ir Ukrainis, dzimis Ukrainā, un arī vienā no pirmajiem pa Eiropas čempionātā, kur 2000 gadā es startēju, tad viņš bija Ukrainas pārstāvis un startēja ļoti veiksmīgi, izcīnīja arī medaļas. Bet dzīvē tā sagatījās, ka 2000 gadu vidū viņš atrada sev sievu itālieti un pārcēlās dzīvo uz Itāliju un pēdējos gadus startēja zem Itālijas karoga. Jā, bet ar sestā kontrola punktu atrašanu viņam tomēr nesekmējās. Šķita, ka viņš uzrādīs diezgan konkurētspējīgu rezultātu, bet redzam, ka viņam ir diezgan nopietnas problēmas. Viņš pat ir devies pretējā virzienā un diezgan šobrīd ir zaudējis jau laika. Jā, izstāst, ka sportistam bijusi mazas problēmas ar pacietību noturēt virzienu, jo viņam, redzam, viņš jau bija diezgan tuvu punktam, vajadzēja pasiet vēl nedaudz uz priekšu, un viņš būtu varbūt viņu... Jau punktu rajonā. Jā, jau punktu rajonā, un būtu punktu jau pamanījis, bet viņš kaut kā novirzījās nedaudz pa kreisi, un līdz ar to tagad mazliet apjuka. Bet šeit jau mums ir nākamais sportists, tas, ja nemaldos, ir tā. Austrietis Roberts Merls, kurš ir līderis pēc 0,3 km. Un arī šobrīd viņš ir līderis. Jā. Lielisks sākums. Lielisks sākums. Viņš jau ir apsteidzis Mihailu Mamļēju. Jā, Mihails Mamļējus arī atzīmējās Itālijas sportists. Un, iespējams, šie sportisti distanci turpinās kopā un varbūt savstarpēji skrienos sadarbojoties, mēģinās arī kaut kā palielināt to veicamo distances ātrumu. Lūk, šobrīd startē Slovāku orientieris Mihails Krajčiks pēc minūtēm jau 12. Distancē dosies Mārtiņš Sirmais, bet mēs atgriezīsimies tiešā translācijā no Somijas pēc nelielas reklāmas pauzes. Pasaules čempionāta orientēšanās sporta translācijas atbalstītāji. Orientēšanās ir demokrātisks sporta veids visiem vecumiem un meistarības līmeņiem. Viens no veselīgākajiem sporta veidiem, kas vienlaikus attīsta cilvēka fiziskās un garīgās spējas. Veselīgi, sportiski un aizraujoši. Katru dienu visā Latvijā. Orientēšanās ikvienam! Pasaules čempionāta orientēšanās sporta translācijas atbalstītāji. Šī ir tiešā translācija no Somijas pilsētas Vuokotī, kur turpinās pasaules meistarsacīgas orientēšanās sportā. Vidējā distance vīriešiem turpinās starts, vēl nav distancē devies neviens no Latvijas orientieristiem. Mārtiņš Sirmais to darīs pēc aptuveni 8 minūtēm. Šobrīd Valentīns Novikovs līderu pozīcijā atzīmējis 3. TV punktā pēc 3,1 noskrieta kilometra. Jā, kā jau mēs redzējām, tad pie 6. kontrola, kas bija iepriekšējais 2 punktus iepriekš Valentīnam Novikovam nebija ne to labākais laiks, jā, bet garo etapu viņš veica ļoti atzīstami, ļoti labā ātrumā, veiksmīgi paņēma gan 7. punktu un 8. kontrola punktā ir jau tā brīža līderis. Tālāk mēs redzam, ka sportisti pēc 9. kontrola punkta viņiem ir tāds marķēts posms, kur viņi noskrien gar arēnu. Tur viņi atstāja savas vecās kartes, sākuma distances kartes, un viņiem iedod jaunu karti ar distanci, kas ir atlikusī beigu daļu nepilni 1,5 kilometrs. Redzam arī, ka igauņu sportists ir veiksmīgi paņēmis 7. kontrola punktu un dodas tālāk uz karšu maiņu. Šobrīd starta līnijas ir Austrijas sportists Gernos Kešbaumers. Viņš arī ir Austrijas izlases līderis un ir sasniedzis atzīstams rezultātus. Un es paredzu, ka arī viņa starplaikos redzēsim vismaz uz šo brīdi kā viena no labākajiem. Vismaz, kamēr galvenie favorīti nav startējuši, tad viņa rezultāts varētu būt arī viens no labākajiem. Un nebūs pārsteigums, ja viņš arī izcīnīs vietu kaut kur pirmā desmitnieka beigās, tas ir iespējams. Šobrīd esam pie 8. kontrola punkta, tas ir 3. TV punkts Ole Karners, atzīmējis tur kā 2. 12 sekundes aiz Valentīna Novikova. Joprojām priekšā Dānim Toja Lasanam,
tātad saglabā Ole Kerners diezgan labu ātrumu un ir veiksmīgs tātad joprojām šīs dienas vidējā distancē. Jā. Varbūt pamanījāt, sportists pēc atzīmēšanās uzmet tādu tā kā skatu sev uz rokas, tur viņam katram sportistam tur ir tāda uz apakšdēluma. Uz apakšdēluma, jā, tur ir tā kā plāksnīte, kur ir arī šeit mēs redzam, ka sportists spēta tā saucamās leģendas. Tā ir tas distances katra kontrolpunkta detalizēts apzīmējums. Viņš atrodas pie akmeņa, pie klīnas. Kurā pusē akmenim? Jā, kalna nogāzītē, kalna augšpusē un tam līdz. Un, ja, piemēram, ir 3 akmeņi, tad ir norādīts vai akmenī pa kreisi, pa labi vai jā, tās tā saucamās orientēšanās leģendas, kontrolpunkta leģendas. Lai zinātu, ja tu esi ieskrējis tajā aplītī, kurā vietā tev tieši jāmeklē. Viņas ir arī uz kartēm, taču šādi ir daudz ērtāk, protams, uz rokas, uz apakšdēluma ērtāk ir paskatīties skriešanas laikā viennozīmīgi, jo karti tiek salocīti tā, lai būtu arī pēc iespējas mazākas. Redzam, kā tieši tiek salocīti karti, lai vieglāk ir skriet. Un lūdzu, šobrīd ir iespēja jums arī uzdot, ierakstīt savus jautājumus Latvijas televīzijas Twitterī par orientēšanās sportu, par kaut kādiem neskaidriem jautājumiem. Laipni lūgt, mēs iespēju robežās arī centīsimies uz tiem atbildēt. Jāsaka, ka vēl no ekipējiem jāpiemina, ka katram sportistam ir elektroniskās atzīmēšanās čips, kuru viņš katrā punktā ievieto noteiktā gropē, un tur viņam tiek piefiksēts laiks. Tad šeit mēs redzam dažādu sportistu ceļa variantu izvēles uz 7. kontrolpunktu. Kā redzam, pa labo pusi skrienot Valentīns Novikovs un Ole Kerners ir bijuši mazliet ātrāki nekā pa kreiso pusi skrienošais Tuel Asens no Dānijas. Jā, un ik pa brīdim mums būs iespēja šādā atkārtojumā redzēt tātad šo salīdzinājumu starp vairākiem sportistiem, kas arī uzrāda apmēram līdzīgu laiku, ja, kurš ir priekšā, kuram ir bijis labāka ceļa izvēle, to arī šeit ļoti spilgti varēja redzēt. Un tagad atgriežamies pie TV punkta numur 3. Bjørns Ekebergs no Norvēģijas tuvojas. Līderis šajā punktā ir Valentīns Novikovs, joprojām otrais Ole Kerners Igaunis. Un vēl ir 25 sekundes laika Ekebergam, lai kļūtu par jauno līderi, tātad vismaz pēc 8. kontrolpunkta. Tātad šis ir vidējās distances vidusdaļa. Jā, Norvēģi sportistam palikuši nepilnas 10 sekundes, lai apsteigtu Valentīnu Novikovu, un izskatās, ka šobrīd tas viņam neizdosies, bet viņš visticamāk ir lūk arī viņš pazīst, bet izstāsta, ka viņš nav pamanījis šo klintiņu un ir noskrējis tai garām. Un, jā, redzam, ka viņš ir mazliet apjucis ekrāna labajā pusē, operatori meklē, jā, viņš ir sapratis savu kļūdu un dodās augšā atzīmēt. Un šī bija tā saucamā atzīmēšanās brīdis, ja, kad viņš ievietoja savu elektronisko čipu atzīmēšanas sistēmē, un viņam ir piefiksēts laiks tieši tajā kontrolpunktā. Un tātad ne tikai elektroniski, tur arī ir papīra lapiņi, kas drošības, kā papildus drošībai, arī tur iespiežās neliela caurumiņa, lai gadījumā, ja ir kaut kāda elektroniska problēma, tad tomēr būtu šī atzīme. Nu, ko mēs redzējām, ka neliela kļūda, tad šo sauc par kļūdu punktu rajonā. Jā, kļūda punktu rajonā. Tad viņš bija punktam pavisam ļoti tuvu, bet to nepamanīja. Un šis ir TV punkts numur 2. Jonas Vitautas Gvildis, Lietuvas pirmais numurs. Šobrīd ar labāko rezultātu tuvojas šim punktam. Nu, viņš vēl nav atzīmējies, taču rezultāts būs ļoti sekmīgs, ja viņš nepieļaus kādu kļūdu pēdējā brīdī šķiet, ka meklē. Jā, sportists jūt, ka viņš ir punkta rajonā, un viņš cenšas grozīt galvu pa labu, pa kreisi, lai to pamanītu labā punktu. Jā, un šeit viņš veiksmīgi ir atzīmējies, jā, tikai dažas sekundes stāblerīšu līderu. Startējas Spānis Andrē Bleins, un nākamais pēc pusotras minūtes distancē dosies Mārtiņš Sirmais. Divkārtējais Eiropas vicečempions tieši vidējā distancē. Viņš to paveic 2006. gadā Igaunijā un 2008. gadā Latvijā. Ļoti cerēsim, ka mums Mārtiņu arī parādīs startā. Jā, un šeit mēs redzam, kad Krievas sportists Valentīns Novikovs gandrīz jau bija noķēris pa pusotru minūti priekšā startējuši Tuelu Asenu, bet pie 11. kontrolpunkta atkal ir nedaudz pagājis kontrolpunktam garām, un izstāsta, ka sportists ir nedaudz apjucis, jo viņš nezina, kurā vietā arī. Viņš jūt, ka punktam jābūt tūmā,
jo sportistam, katra sportistam laika gaitā ir izstrādājis tas tā saucamais iekšējais gan kompas, gan iekšēja attāluma izjūta. Un viņš vizuāli paskatoties etapas, piemēram, ir 150 metri, ja, un tad viņš noskrien šo attālumu, viņš čūt, ka punktam tur jābūt, bet viņš pavirz mazliet pa kreisi, pa labi. Viņš liekas neiespējami. Tik tuvu bija šis viens punkts otru, un tomēr tik liela kļūda. Jā, šī, es domāju, noteikti viņam maksās vietu sešniekā, varbūt pat desmitniekā. Ar šādām kļūdām šodien noteikti būs par daudz, lai iekļūtu sešniekā. Mārtiņš Sirmais startā. Ļoti pieredzējis orientierists, tātad jau kopš 2001. gada startē pasaules meistars sacīksties, godām pārstāv Latviju, un novēlēsim Mārtiņam veiksmīgu startu arī šodien šeit Somijā. Tātad pēc 12 gadiem viņš atkal ir šeit pasaules čempionātā, kas notiek Somijā. Mārtiņš Sirmais dodas vidējā distancē, tātad arī šajā distancē viņš ir, šī ir viena no viņa tātad mīļākajām distancēm. Jā, Mārtiņš Sirmais, ja skatāmies tieši uz pasaules čempionātiem, tur viņš ir sasniedzis augstākos rezultātus sprinta distancē, kas ir vairāk pa pilsētu apvidu. 5. vieta viņam ir bijusi. Jā, 5. vieta un 6. vieta bijusi. Bet vidējā distancē viņš ir divreiz bijis... 12. vieta ir viņa labākais laiks, un tas bija pasaini 2003. gadā. Un tomēr viņš ir spējīgs arī uz šādu rezultātu šodien. Vidējā distance, tas ir viņa jājam zirdziņš. Šeit mums rāda, kā Valentīns Novikovs un to Lasens skrien uz 12. kontrolpunktu. Šeit arī ir ceļa varianti izvēles skriet pāri pa taisno punktam, apliekt kalnu nedaudz pa labi vai kalnu nedaudz pa kreisi. Es domāju, ka labākais variants varētu būt mazliet kalnu apliekt pa kreiso pusi un gar kalna nogāzi iestiet kontrolpunktā. Novikovs ir izvēlējies tomēr citu variantu. Manuprāt, viņš mazliet pa daudz jau ir novirzies no tās taisnākā. Vēl viņam bija gan pārsvars attiecībā pret to Lasenu 23 sekundes, taču iespējams, ka to viņš arī pazaudēs pēc šī kontrolpunkta. To iespējams, ka mums parādīs. Startam gatavojas vēl viens ukraiņu orientierists. Kā jau teicu, ukraiņi diezgan veiksmīgi startē šeit kvalifikācijā. Visi 3 dalībnieki ir finālā, un lūk, Denis Ščerbiakovs dodas distancē. Jāsaka, ka ukraiņu sportistiem ir ļoti cieša sadarbība ar Zviedru orientēšanās sporta klubiem, un vairāki izlases dalībnieki jau pēdējos gados dzīvo tieši Zviedrijā. Viņi tur ir kā treneri, kā bērnu skolu treneri, un paralēli viņiem ir ļoti labas iespējas trenēties un sagatavoties. Tad Skandināvu klubi atbalsta ukraiņu sportistus. Un, protams, ir arī dažādi citu valsts, arī lietuvieši ir tādā pašā veidā tiek atbalstīti. Jā, ir informācija no 0,3 km atzīmes. Mārtiņš Sirmais tur atzīmējies ar 11. labāko rezultātu. Viņš zaudē 10 sekundes tā brīža līderim Rasmusam Trānem Hansenam no Dānijas. Tātad tie tikai pirmie 300 metri pārāk izdarīt kādus spiedumus. Domāju, šīs 10 sekundes tas nav nekas īpašs. Un šeit jau būs svarīgāk, kāds būs Mārtiņa rezultāts pēc 1,6 km. Jā, jo, kā mēs iepriekš teicām, tad sākumā ir svarīgi iejusties kartē, mēģināt pareizi saprast apvidu un iegūt tā saucamo distances plūdumu, kad tu visu labi saproti, kas tev ir gan uz kartes, gan apvidū, un tu vari veiksmīgi darboties. Zviedrijas vīriešu orientēšanās izlasē pagaidām šis čempionāts nav tik sekmīgs. Noteikti, ka šis vīrs, ko jūs redzat ekrānos, Gustavs Bergmans, grib pierādīt pretējo, grib arī beidzot izcīnīt Somijai kādu medaļu šeit vīriešu konkurencē. Zviedrijai. Zviedrijai tātad. Jā, jo Zviedrija arī ir viena no orientēšanās lielvalstīm. Tur klubu sistēma ir ļoti attīstīta. Notiek arī katru nedēļas nogali, arī nedēļas vidū dažāda mēroga sacensības. Šobrīd ekrānā mums rāda, kad tomēr Valentīns Novikovs veiksmīgi ir atradis 12. kontrolpunktu, bet, atceramies, viņš gan bija noķēris to Lasenu, bet šobrīd atkal ir kāda gabala viņam aiz muguras. Šobrīd otrajam TV kontrolpunktam tojas Austrijas sportists Gernats Kerbraumers. Un mums būs jauns līderis, izskatās. Jā, izstāsta, ka būs jauns līderis. Distanci sākumu viņš ir veicis ļoti pārliecinoši, un šeit viņš ir ar labāko laiku un 17 sekundes priekšā iepriekšējiem šī posma līderim.
Jā, tātad 2 austrieši pēc 1,6 km uzrāda labākos rezultātus. Trešais tur ir Jonas Tautas Gvildis un gaidām arī Mārtiņu Sirmo šajā otrajā TV punktā, lai varētu jau sākt vērtēt viņa izredzes un viņa veikumu distances sākuma posmā. Skaidriem var minēt, kad Mārtiņš Sirmais jau veiksmīgi ir atradis otro kontrolu punktu, izstāsta, kad bez kļūdām tas ir noritējis un šobrīd ir ceļā uz trešo kontrolu punktu. Nu, un varbūt šajā brīdī mēs varam atbildēt arī uz kādu jūsu jautājumu. Tātad, vai nākotnē ir iespējams redzēt orientēšanās sporta olimpisko spēļu programmā, kādi tam ir šķēršļi, ja tādi ir? Nu, jā, mēģinājumi ir bijuši vairāk kārtīgi, bet, kā mēs zinām, tad olimpiskie sporta veidi ir ceļš vasaras olimpiāde ir ļoti pieblīvēta dažādiem sporta veidiem, un pēdējos gados ir vairāk tendence šos sporta veidu skaitu samazināt. Lielāks izredzes orientēšanās sportam iekļūt olimpiādē ir tieši ziemas sporta veidos, jo orientēšanās notiek arī pa ziemu, par speciāli iebrauktām trasēm, un, kā mēs zinām, ziemā sporta veida klāsts nav tik plašs, tad tā ir tā lieta, kur visreālākais, kad orientēšanās varētu ienākt olimpiādē. Un, protams, tas viss ir saistāms arī ar modernām tehnoloģijām, jo orientēšanās sports kļūst arvien skatāmāks, atpazīstamāks, un tas viss ir iespējams. Rasmus Trane Hansens no Dānijas atzīmējis, padomā, sagatavojas tālākai skriešanai, bet viņa rezultāts šajā TV punktā ir otrs labākais. Jā, šis ir Dānijas izlases līderis. Vakar viņam īstenībā distances sākums nebija pārāk veiksmīgs. Viņš uztaisīja diezgan lielas kļūdas, bet vismaz veiksmīgi kvalificējās. Mēs redzējām, ka viņš apstājās pēc punktu padomāju un ieskatījās arī kompasā. Tātad tieši tāds jautājums arī no jūsu puses Twitterī, vai viņa kompasus vispār nelieto? Kā tas neviens nav pamanījuši, ka lieto kompasu, tas notiek laikam tik ātri, ka nevar pamanīt, ka šie kompasi tiek lietot. Varbūt var mēģināt ieskatīties sportistam pārsā uz kreisās rokas īkšķa, ir tā saucamais īkšķa kompass, kur un tas ir vienlaicīgi arī tas rādītāji īkšķis, ko sportists mēģina turēt tajā vietā, kur viņš atrodas. Un, jā, kompass tiek lietota, bet katram sportistam ir tā virziena izjūta, un viņš ieiet kontrolpunktā, redzēt, atzīmējās, iziet tādā kontrolpunktā, ātri piemet virzienu vai pareizais virziens un aizskrien tālāk. Un tas, kas atzīmējās, bija igaunis Timo Silts, patērējis daudz spēka, bišķiņ zaudēja koncentrēšanos, nokrita, taču ļoti labs rezultāts Timo Sildam pēc otrā TV punkta, pēc 1,6 km, vairāk kā 25 sekundes. Timo Silts tātad pēc šīs atzīmes ir priekšā Gernotam Keršbaumeram no Austrijas. Lielisks rezultāts Timo Sildam, igaunim, kurš pārstāv arī orientēšanās klubu Alūksne sacensībās Latvijā, un redzam, kā šeit GPS sistēmas seko jau redzam Timo Sildu, jau ceļā uz 7. punktu. Jā, šobrīd redzam Timo Silda GPS tiek pārraidīts tiešraidē, bet otrā, trešā vietas tā brīža laika rezultāts bija tā kā atkārtojumā, bet sasinhronizēts, lai parādītu Timo Sildu. Lai parādītu, ka Timo Silds jau ir priekšā šiem konkurentiem. Ir virtuāli priekšā. Un jāsaka, kā kolēģis minēja, tad šeit statē arī viņa brālis Lauris Silds, un šiem sportistiem īstenībā ir iedzimti gēni, jo viņu tēvs Sikstens Silds 80. gadu beigās bija pirmais baltietis vīrietis, kurš ieguva... Kurš izcīnīja medaļu pasaules meistarsacīkstēs, un tā bija garajā distancē bronzas medaļa. Garā distancē bronzas medaļa. Jā, protams, tas vēl bija PSRS sastāvā, bet, ja tā rēķina starp baltiešiem, tad tas bija tās pirmais lielākais panākums. Un viņa abi dēli jau pēdējos gados arī nopietni konkurēja pasaules līmenī. Un pēdējos gados arī, starp citu, ir izcīnījuši uzvaras Latvijas meistarsacīkstēs vidējā distancē, startējot, tad jau atvērtajās Latvijas meistarsacīkstēs. Viņi ir kļuvuši par čempioniem tieši Timo Sildam uzvaras 2 pēdējos gados, un starp citu, pirms 2 gadiem viņiem bija absolūti vienāds laiks. Tas tā. Šeit mēs attēlā redzējām arēnu, kur jau tiek sagaidīti pirmie sportisti finišā, kuriem vajadzētu drīz arī, šeit mēs redzam, ka Krievijas sportists Valentīns Novikovs tomēr ir apdzinis dāņu sportistu Tuel Lassen. Nē, nav apdzinis, jo Krievijas sportista laiks ir dzīvajā un Tuel Lassenam ir ierakstā, bet Tuel Lassens reāli ir nedaudz priekšā vienkārši. Pēc 5,2 km atzīmes Valentīns Novikovs ir priekšā Tuel Lassenam 52 sekundes. Tātad viņam ir labs izredzes pēc finiša būt līderim, vismaz uz kādu laiku noteikti atrasties šajā līderu pozīcijā. Bet šeit mums Twitterī ir jautājums par to, kāda ir šī atzīmēšanās sistēma. Tātad emit vai kāda? Tā ir emit sistēma, ar ko atzīmējās orientieristi.
Jā, pasaulē tiek lietotas divas emita sporta dents sistēmas. Nu, niansēs mēs šobrīd neiedziļināsimies. Tad divas konkurējušas sistēmas. Šobrīd Somijā tiek izmantota emita atzīmēšanas sistēmē. Tāds neliels čipiņš, kurš labi ieguļ dēlnā un tiek nesāts līdz sportistam. Un, protams, finišā arī sportists nolasa šī čipa rezultātu, un tad viņam pasaka, ka viss kārtībā, tad distance veikta un cik ilgi katru kontrapunktu skriets. Nu jā, un šeit arī tas brīdis, kur mēs redzam, kur Valentīns Novikovs ir ieguvis pārsvaru pār Dānu Toju Lasenu. Mēs redzam atkārtojumā Dāņu kļūdu uz 14. kontrolpunktu, un tas ļauj diezgan pārliecinoši nodrošināt pārsvaru jau Valentīnam Novikovam. Lietvietis Jonas Vitautas Gvildis pie 3. TV punkta uzrāda 5. rezultātu, zaudējot pusminūti līderim. Un jautājums no jūsu puses, kādas īpašības nepieciešams labām orientēšanās sportistam? Jāni, lūdzu, īsi. Īsi, nu, protams, labām orientēšanās sports pirmkārt tas ir jāpiemīt izturībai, jo orientēšanās sports tas ir izturības sporta veids. Īsākās distances, sprint distances, mēs saucam sprint, bet īsumā tas jāsvien 15 minūtes pilna atdevi. Tad ir vidējā distance puses minūte, garā distance stundu. Tad izturība, protams, ir koncentrēšanās spēja un arī jābūt tā saucamai topogrāfiskai izpratnē. Ja? Bet nu, tas viss ar laiku jebkuram cilvēkam ir apgūstams. Fabians Hertners, Šveices orientierists, viņš vidējā distancē pirms gada Šveicē izcīnīja 3. vietu, tātad zaudējot tikai Edgaram Bertukam un Valentīnam Novikovam no Krievijas, arī ļoti spēcīgs orientierists, kurš var uzrādīt ļoti labus rezultātus arī šīs dienas distancēm. Jā, Šveice arī ir pieskaitām pie vienas no tās saucamajām orientēšanās lielvalstīm, jo tur cīņa par iekļūšanu izlasē ir ļoti nežēlīga. Un, jā, jebkurš no sportistiem, kas iekļūs Šveices izlasē, ir potenciāls medaļu pretendents. Šobrīd mēs redzam, kad sportisti tojās finišam, tad pēdējais TV punkts tādā pļaviņā. Un jā, arī līdz finišam ir palikuši 2 kontrolpunkti, un tad finiša arēna turpat arī blakus pļaviņā vien atrodas. Šobrīd ekrānā mēs redzam, ka zviedru sportists Bergmans ir atzīstami sācis distanci un virtuāli uz to brīdi ir līderis 5. kontrolpunktā. Jo zviedru sportistu pārēdošanas rāda dzīvajā, bet, teiksim, tos pārējos tā brīža labāk rezultātu laiks tā kā sasinhronizēti. Un Mārtiņš Sirmais pēc 1,6 km uzrāda 10. labāko rezultātu, zaudējot līderim Timo Sildam minūti un 24 sekundes. Kā tu, Jāni, komentētu tātad šo pusotru minūti attiecībā pret Timo Sildu? Tas nozīmē, ka Mārtiņa vai nu ir bijis kāda kļūda, vai arī fiziskā forma šobrīd, acīm redzot, nav tik laba, lai varbūt konkurētu ar pārējiem? Jā, ņemot vērā Mārtiņa šī gada liksas ar veselību un pat cik šodien distance ir ļoti kalnaina, spēkus prasoša. Es domāju, ticamāk, tas tīri fiziskā sagatavotība, jo sākuma distance gāja pret kalnu. Un jā, jo skatos, ka lielas kļūdas viņš nav viņam bijuši distances sākumā. Dāns Toja Lasens traucās uz finišu, viņš savu darbiņu ir, to mēs redzam Lietuvietis Simonu Krepštu, viņš pirmais sasniedz finišu, taču uzlabo lietuviešu rezultātu. Tomēr Toja Lasens no Dānijas uzlabo ievērojami, gandrīz par 3 minūtēm, un kādu brīdi Toja Lasens noteikti būs līderis, kamēr gan nebūs finišējis Valentīns Novikovs, tas notiek jau šajā brīdī, un pieredzējušies 39 gadus vecais Valentīns Novikovs uzrāda itin labu rezultātu par aptuveni minūti. Viņš būs uzlabojis Dāņa Lasena rezultātu, un lūk, tāds šobrīd ir labākais laiks vidējās distances finišā, 41 minūte 42 sekundes. Šis organizātoru plānotais uzvarētāja rezultāts tātad 37 minūtes. Vai tāds varētu būt? Es domāju, noteikti tāds arī būs, jo, kā mēs redzējām, šis Krievijas sportists pieļāva vairākas kļūdas, tās varētu būt pat uz 2 minūtēm kopsumā, un ar savu sniegumu viņš noteikti nav apmierināts, jo viņa mērķis jebkurā distancē ir medaļa. Gustavs Bergmans izlauzās cauri kritušiem kokiem, atzīmējās kontrolpunktā, tātad 1,6 km atzīme, un viņš tur ir jaunais līderis, uzlabo Timo Sildu, uzrādot to rezultātu par 13 minūtēm. Šeit mums ekrānā rāda tagad to iepriekš jau pieminēto garo etapu sēdējo kontrolpunktu, to mums rādīs vairāk kārt, jo es domāju, tas varētu etaps būt, kur šodien izšķirsies varbūt pat medaļas. Ja? Kā
sportisti, kas cīnās par medaļām, veiks šo etapu un cik labi paņems arī pašu kontrolpunktu. Jo šeit ir svarīgi izvēlēties gan pareizo ceļa variantu, gan arī atrast pašu kontrolpunktu. Kā atceramies iepriekš, tad Norvēģis sportists bija labi veids etapu, bet kontrolpunktu paši nemācēja uzreiz atrast. Jā, un arī redzējām, ka ceļa izvēles bija dažādas. Valentīns Novikovs varbūt it kā sākotnēji neizvēlējās to pašu labāko variantu, bet beigās viņš bija priekšā Dānim Toja-Lasanam. Un šobrīd jau mēs esam pie 6,3 km atzīmes, tātad tas ir faktiski finišs, un Ole Kerners gan šobrīd jau zaudē līderim finišā Valentīnam Novikovam. Viņam vēl kāds brītiņš līdz finišam, visticamāk viņš neapsteigs arī Toja-Lasanu. Viņa rezultāts varētu būt pagaidām 3. finišā. Jā, finišs te ir pietiekoši garš, lai, protams, parādītu sportistus visiem šeit sanākušiem skatītājiem, un finišs izstāsta, ka ir tāds nedaudz lēzena kalnā, līdz ar to sportistiem ir krietni jāpiepūlās, bet Ole Kerners uzrāda šobrīd otro labāko laiku, un domāju, ka viņš plus mīnus varētu būt apmierināt savu sniegumu, jo rupjas kļūdas viņa sniegumā mēs neredzējām. Peters Obergs, Zviedrs, šobrīd ir zaudējis nedaudz kontroli par notiekošo, taču rāpjas pāri kritušajiem kokiem un šķiet jau nojauš, kur tad tomēr ir jau pie kontrolpunkta, tad 1,6 km atzīme, un tik labi kā tautietim Gustavam Bergmanam viņam neklājas pagaidām, bet ir 3. labākais laiks 27 minūtes aiz Bergmana, tātad Peters Obergs, Zviedrija. Un Gernots Keršbaumers no Austrijas šobrīd rāda viņu, un viņam pagaidām ir labs rezultāts attiecībā pret konkurentiem. Redzam šeit GPS novērošanā. Gustavs Bergmans tātad skrien šobrīd tiešraidē, un jau ierakstā bija redzams, ka nedaudz austrietis viņam tomēr zaudē. Ukrainis Pavlo Ušvaroks gatavojas startam, un jāsaka, ka varbūt šobrīd mazāk runāsim par ukraiņu orientieristu, vairāk par to, ka pēc pusotra minūte pēc viņa distancē dosies tātad šī brīža joprojām vēl aktuālais pasaules čempions vidējā distancē Latvietis Edgars Bertuks, tātad no Alūksnes. Alūksnietis būs gatavs, nevis gatavs, bet viņam ir jābūt gatavam aizstāvēt savu titulu. Mēs zinām, sportā tā arī ļoti bieži ir, ka aizstāvēt ir grūtāk nekā izcīnīt pirmoreiz. Ceram, ka šoreiz būs savādāk. Lai gan konkurents, īpaši viens konkurents, par kuru mēs parunāsim nedaudz vēlāk, kad viņš startēs, ir tik spēcīgs, ka viņu pat sauc par vidējās distances karali. Jā, Edgara Bertuku mūs parādīs un pieminēs noteikti vairāk kārt, jo šī brīža pasaules čempioni tieši šajā distancē. Jā, fiziskā forma Edgaram šobrīd ir ļoti laba. To ir apliecina pirms 3 dienām iegūtā bronzas medaļa garajā distancē. Un, ja vakardien Edgars pēc finiša atzina, ka viņam ir tāds neliels sagurums pēc tās garās distances, tad šorīt jau viņš teica, ka jūtās labi un tātad fizisko kondīciju viss būs kārtībā. Viņš gan teica, ka viņam šī kvalifikācijas apvidus esot bijis nedaudz pat tehnisku priekš viņu. Viņam patīk tomēr, kur vairāk var drusku ieskrieties. Jā, īstenībā tas šodienas distances pat teikt, ka ir mazliet vienkāršāk par vakardienas kvalifikāciju. Un varbūt, tas varbūt mums spēlēs pa labi, bet to mēs redzēsim. Jo kā jebkurā distancē orientētajā sportā uz medaļām pretendē vismaz 20 cilvēku. Un tāpat kā pagājuši neviens negaida no Edgara Bertuka šo medaļu, tad, tikpat labi neparedzam, vai būs šodienas gājieni. Vēsturē pirmais Latvijas un Baltijas pasaules čempions ir devies distancē Edgars Bertuks, vidējā distance, un tātad vēl pagaidām pasaules čempions šajā disciplīnā, vai būs otro gadu pēc kārtas. Domāju, ka būs ļoti grūti patiešām to paveikt un atkārtot šodien. Kas zina, novēlam veiksmi, bet patiešām nopietni konkurenti, un par tiem tātad jau pavisam drīz, jo šobrīd jau sāk startēt visi. Katrs nākamais jau ir reāls pretendents uz godalgotām vietām vidējā distancē. Čehs Tomašs Dablaja atzīmējis, vēl nav atzīmējies, bet pie 6. kontrola punkta diezgan ievērojami jau zaudē līderim Gustavam Bergmanam. Bet, kā redzam, viņš ir pāris sekundes priekšā Mārtiņam Sirmēm. Redzējām, Mārtiņam Sirmēm uz to brīdi bija 15. etapa laiks. Šeit jau mums rāda, tas ir pēdējais kontrolpunkts. Un te ir šajā ieskrien Zviedrijas sportists Bjorns Ekebergs.
Uz to brīdi jau viņš ir 4. un līdz finišam vēl ir jāskrien nepilnas 30 sekundes. Līdz ar to mēs varam prognozēt, ka jā, viņa vieta, es domāju, nebūs tik augsta, kā viņš varbūt vēlētos, jo Norvēģijas izlase arī ir jebkurš sportists, kurš iekļūst Norvēģijas izlasē, ir reāls medaļu pretendents. Norvēģiem vēl ir 2 spēcīgi vīri, kas startēs arī tuvākajā laikā. Karls Godegers Kās un arī Anders Nordbergs. Ja viņus rādīs startā, mēs, protams, pastāstīsim par viņiem nedaudz detalizētāk. Un šobrīd 1,6 km atzīme. Gustavs Bergmans tur joprojām ir līderis, 2. Timo Silds, 3. Peters Obergs. Mārtiņš Sirmais pagaidām 15. pozīcijā, minūte 37 sekundes aiz Gustava Bergmana. 3,1 km atzīme, tur vēl mēs Mārtiņu Sirmo neredzam. Tātad viņš joprojām ir distancē. Fabians Hertners, pagājušā gada bronzas laureāts, uzrāda otru labāko rezultātu pie 1,6 km atzīmes. Un mēs atgriezīsimies tiešajā translācijā no orientēšanās pasaules čempionāta pēc nelielas reklāmas pauzes. Pasaules čempionāta orientēšanās sporta translācijas atbalstītāji. Tautas orientēšanās sacensībās Magnēts orientēšanās ir pieejama visiem. 3 reizes nedēļā, gan ziemā, gan vasarā. Palīdzēsim jums apgūt orientēšanās prasmes un izbaudīt pierīgas meža burvību. Orientēšanās ir demokrātisks sporta veids visiem vecumiem un meistarības līmeņiem. Viens no veselīgākajiem sporta veidiem, kas vienlaikus attīsta cilvēka fiziskās un garīgās spējas. Veselīgi, sportiski un aizraujoši. Katru dienu visā Latvijā. Orientēšanās ikvienam! Mēs turpinām tiešo translāciju no pasaules čempionāta orientēšanās sportā. Vētrains ātrs finiša spurts šeit Roberta Merla austriešu izpildījumā, un viņam diemžēl tikai 4. rezultāts finišā pagaidām. Līderis joprojām Valentīns Novikovs, bet priecīgā ziņa, ka Mārtiņš Sirmais uzrāda arvien labāks rezultātus pēc 3,1 km atzīmes pagaidām. Viņam 2. labākais laiks tur aiz austrieša Gernota Keršbaumera. Redzam, Mārtiņš Sirmā rezultātu šobrīd jau uzlabo arī ukraiņu orientierists un arī Gustavs Bergmans no Zviedrijas, kurš bija līderis tātad arī pēc 1,6 km atzīmes. Un tātad šobrīd Mārtiņš Sirmais līderim Gustavam Bergmanam zaudē minūti 59 sekundes, bet ir priekšā Valentīnam Novikovam. Jā, un Novikovs joprojām ir līderis finišā. Tā kā, ja Mārtiņš noturēs savu sniegumu līdz beigām, tad, domāju, top 20 vieta ir garantēta. Un tas būtu labs sniegums priekš viņa, bet tev, Jāni, ir jaunumi no GPS tātad novērošanas sistēmas, kurai mēs paralēli sekojam līdzi. Edgars Bartoks tātad sākumā veiksmīgi tiek galā ar distances ievaddaļu. Jā, ar pirmos 3 punktus vizuāli izstāsta, ka Edgars ir paņēmis bez lielām problēmām. Un ātrums arī ir atzīstams, un pavisam drīz jau mēs viņu redzēsim 2. TV punktā, jo pirmajā mums viņa nepaspēja parādīt, jo tur viņš ir uzrādījis 7. laiku, 4 sekundes aiz Laurija Silda, kuram joprojām pirmajā punktā tātad labākais rezultāts. Un šeit arēnā tiek sagaidīts Gustavs Bergmans, kurš tojās karšamaiņai. Šobrīd mums parāda viņa ceļa izvēle, salīdzinot ar Fabianu Hertneru ceļa izvēli un Pētera Oberga ceļa izvēli. Tad mēs varam virtuāli spriest, kad pa labo pusi iespējams, kad ir ātrākais etapa veikšanas variants. Jā, Anders Nordbergs, šis vīrs noteikti ir ievērības cienīgs, lai mēs par viņu parunātu vairāk. Ļoti pieredzējis norvēģu orientierists, ir titulēts orientierists. Viņa labākais rezultāts ir tātad 3 reizes sudraba medaļa, 3 reizes sudrabs pasaules čempionātos, 2 reizes garajā, 1 reize stafetē. Vidējā distancē viņam ir bronzas medaļa 2004. gadā, 35 gadus vecs, bet arī viņš ir viens no pretendentiem uz augstu vietu šī gada vidējā distancē. Noteikti. Viņa mīļākās distances ir garās distances, bet, protams, arī vidējās distances, kā teikt, viņš nesmādē. Un es domāju, ka vēl uz īsu mirkli mums tagad parādīs situāciju šeit distancē, un tad mēs noteikti atgriezīsimies startā, jo pēc nepilnas pusotras minūtes startēs, tātad, kā jau iepriekš tā mazliet mīklaini teicu, vidējās distances karalis, un tas ir neviens cits kā francūzs Thierry Georgiou.
pagaidām pavērosim, kā sastajam kontrolpunktam tuvojas meklē to čehs Jānis Prohaska, stafetes zelta medaļas ieguvējs pagājušo gadu. Tikmēr man informācija no distances, Edgars Bertuks ir veiksmīgi atradis arī 4. kontrolpunktu un dodas uz 5. kontrolpunktu, kur es domāju, viņu mums arī parādīs, jo viņam vajadzētu būt labam laikam tajā uz to brīdi. Bet nav šaubu, ka mēs tūdaļ arī būsim startā, kur vajadzētu mums parādīt, kā distancē dosies. Tātad vidējās distances karalis šeit viņš ir, dāmas un kungi, 11-kārtējais pasaules čempions un 7 no saviem tituliem Thierry Georgiou ir izcīnījis tieši vidējā distancē. Un rets ir tas gads, kad viņš nav stāvējis uz godu piedestāla augstākā pakāpiena šajā distancē, un prieks, ka pagājušo gadu viņu izdevās no šī piedestāla nostumt mūsu Edgaram Bertukam. Jā, šis sportists ir ļoti lielu pieredzes bagāžu un arī viņš visu savu dzīvi velta orientēšanās sportam. Viņš ir arī, arī distances viņš analizē ne tikai savas, arī citu sportistu distances viņš analizē smalki un dienā vairāk stundas pavada tā saucamās tehniskajos treniņos, kad vienkārši tu sēdi ar karti un pēti distances, kā tu esi veids, kā konkurences ir veids, salīdzini splitus. Līdzīgi mēs analoģiju varētu sasaukt ar biatlonistiem, kuriem arī tā saucamā sausā šaušanas treniņi, ja, kad viņi vienkārši ar ieroci rokā istabā sēž un veids piešaudi. Tas pats arī ir orientieristiem. Tie saucamie tehniskie treniņi, kurus tu veic arī neesot dabā. Un Georgiou noteikti jāizceļ tas, ka šeit jau Volkatī šajā pasaules čempionātā viņš jau ir kļuvis par uzvarētāju garajā distancē. Un tagad gaidām Peteru Obergu, kurš gan zaudēja jau pusotru minūti savam tautētim Gustavam Bergmanam pie 8. kontrolpunkta. Ekrānā mēs redzam, jā, kad augšā tas zilā līnija, tas ir Peters Obergs, kurš uz 8. kontrolpunktu ir nogājis mazliet pa augstu, atapās un tagad skrien lejā uz kontrolpunktu, bet šeit viņš zaudēja vērtīgās sekundes, pat sekundi, vairākas 10 sekundes. Un ar to vairs nav līderis šajā TV punktā. Šobrīd ekrānā mums ir arī vietējais sportists Soms Hanu Airila. Īstenībā par lielu pārsteigumu no 3 somiem, kas skrēja kvalificējās tikai viens, jo mājniekam, it kā mēs esam pieraduši, ir priekšrocības, bet Lai gan viņš nav starp favorītiem arī savā valsts vienībā. 43. vieta pasaules rangā un pasaules čempionātā viņam labākais rezultāts ir 11. vieta vidējā distancē pirms gada Šveicē. Timo Silts pret Gustavu Bergmanu. Redzam, ka Timo Silts pieļauj diezgan nopietnu kļūdu. Silts pieļauj ļoti lielu kļūdu. Tā ir kļūda uz vairākām minūtēm un tikai šobrīd redzam, kad viņš tuvojas 7. kontrolpunktam, bet viņam no 45 sportistiem būs vieta kaut labi 3., 4., 10. Un Edgars Bertuks tuvojas 6. kontrolpunktam, 1,6 km atzīmē. Redzam, ka viņa rezultāts ir 7. labākais pagaidām, taču viņš zaudē diezgan pieklājīgi. 39 sekundes, tas nav pārāk daudz šajā distances brīdī. Protams, ka mēs varētu vēlēties, lai viņš ir līderis šajā momentā, taču nesmādēsim arī šo Edgara rezultātu. Tātad 39 sekundes viņš zaudēs Zviedram Gustavam Bergmanam. Bet, kā priekšā ir garais etaps un kā mēs esam iepriekš redzējuši, tad tas ir diezgan izšķirošs etaps. Un ja Edgars nosies šo etapu labi, tad arī rezultāts būs ļoti augsts. Daniels Hubans, Šveice, viens no titulētākajiem Šveices orientieristiem un arī pasaulē viņš ir viens no favorītiem, dominējis 2008. 2009. gadā, 4 pasaules čempions, 2 garajā distancē, 1 sprintā, 1 stafetē, vidējā distancē. Viņa labākais rezultāts ir 2. vieta 2009. gadā, un viņš tiek uzskatīts par vienu no pretendentiem uz zelta medaļu, par vienu no galvenajiem konkurentiem attiecībā uz Thierry Georgiou. Vakar kvalifikācijā viņš uzrādīja labāko rezultātu savā grupā, un, protams, arī uz viņa Šveice liek lielas cerības šajā čempionātā. Jā, jo šveiciešiem līdz šim nav tik labi kājas, kā viņi varbūt varētu vēlēties, jo viņi ir ieraduši vismaz katrā distancē dabūt kādu medaļu, bet šodienas distancē, vidējā distance un arī cik viņi kalnaini, un Šveice, kā mēs zinām, arī kalnaini zeme, tad es domāju, rezultāti būs augsti. Mārtiņš Sirmais pēc 3,1 km atzīmes joprojām saglabā 5. pozīciju. Tur zaudējot minūtu un 59 sekundes Zviedram Gustavam Bergmanam. Tomašs Labai no Čehijas šobrīd jau zaudē 3 minūtes šī brīža līderim distancē. Un redzam, kā ir startējis Thierry Georgiou. Tātad
attiecībā pret līderi Gustavu Bergmanu. Un, jā, labas ziņas pārējiem sportistiem, jo Thierry Georgiou uz otro kontrolpunktu ir pieļāvis kļūdu. Kļūdu apmēram uz pusminūti. Tas nozīmē, ka, arī... Ja kāds ideāli var noskriet šodien bez kļūdām, tad viņš var apsteigt Thierry Georgiou. Jā, tad Thierry Georgiou ir uzvarams. Šobrīd startē Leonīds Novikovs. Šis ir tā iepriekš pieminētā Valentīna Novikova jaunākais brālis. 29 gadus vecs viņš ir. Jā, un, tituli viņam ir mazliet mazāk, bet viņš arī ir ļoti spēcīgs un arī ļoti talantīgs, kā paši krievi atzīst. Un interesanti, ka savu labāko rezultātu 13. vietu vidējā distancē viņš ir sasniedzis 2004. gadā. Jonas Vitautas Gvildis šobrīd tuvojas finišam, pagaidām 3. pozīcijā, taču jau zaudējot Valentīnam Novikovam. Un, acīm redzot, šobrīd izšķirās, vai viņš uzlabos tuvojas Lasena rezultātu. Paliek tikai 5 sekundes, lai to paveikt jau mazāk. Šķiet, ka ne. Viņš būs finišā 4. pozīcijā. Tātad Jonas Vitautas Gvildis, Lietuvas valsts vienības līderis. Acīm redzot, tomēr vēlējās nostartēt šodien veiksmīgāk. Minūte 9 sekundes viņš aiz līdera Valentīna Novikova. Bet Novikovs noteikti nebūs starp līderiem distances beigdaļā, jo spēcīgākie sportisti vēl tikai ir mežā, un kā viens no tiem ir jāpiemina arī Matijas Kiburts. Matijas Kiburts, viņu sauc par sprinta ģēniju. Viņš ļoti labi skrien sprinta distances, ir pasaules čempions sprintā. 2012. gadā Šveicē pirms gada vidējā distancē viņš nav startējis pasaules čempionātos. Tātad šeit viņam pirmā kvalifikācija un arī pirmais fināls. Arī viņš ir viens no pretendentiem uz augstu vietu, jo uzrādīja absolūti labāko rezultātu vakar vidējās distances kvalifikācijā. Jā, tikmēr mums rāda citu šveicis sportists Fabian Herner, kurš 3. TV kontrolpunktā uzrāda otru labāko laiku. Un pilnīgi droši mēs varam teikt, ka Gustavs Bergmans patiešām ļoti labi ir iesācis distances vidusdaļā. Viņš joprojām ir pārliecinoši labākais. Johans Ronsons, vēl viens zviedrs, viņam šobrīd 3. labākais laiks, bet viņš vēl nav atzīmējies 6. kontrolpunktā un tuvojas tas brīdis, kad pēc nepilnas minūtes startēs dosies distancē pēdējais dalībnieks. Un šoreiz tas ir mūsējais Kauls Mihailovs no Rīgas. Viņš gan pēdējos gados dzīvo un trenējas Zviedrijā, uzlabo savu formu ar katru gadu. Un Kalvis, grūti pateikt, vai viņu parādīs, iespējams, ka parādīs. Kalvi noteikti parādīs, jo tos sportistus, kas startē beigās, visus parāda. Tikmēr es skatījumā varu pateikt, ka garo etapu Edgars Bērtuks ir izvēlējies veikt pa kreiso pusi. Redzēsim, kāds būs viņa laiks 3. TV kontrolpunktā, kurā viņš būs pēc minūtēm 4-5. Jā, un Kalvis mums patīkam pārsteidza kvalifikācijā uzrādot ļoti labu rezultātu. Lūk, arī viņš tātad uzvarējis savā kvalifikācijas grupā. Un tā iznāk, ka viņš noslēdz startējošo grupu šajā vidējās distances finālā. 25 gadus vecs orientierists, pasaules rangā šobrīd 49. vietā, un vidējā distancē viņa augstākā vieta ir bijis 13. ko viņš sasniedz tieši pirms gada pasaules čempionātā Šveicē. Kā pats Kalvis pēc vakardienas starta minēja, ka viņš jūtās ļoti labā formā. Viņš arī pēdējos 2 gadus dzīvo Zviedrijā, strādā tur uz pusslodzi, darbu saistīt ar orientēšanās sportu un arī trenējās. Un apvidus, kur viņš trenējās, ir īstenībā diezgan līdzīgs šodienas apvidum. Viņš ir kalnains, lielām reliefu formām, bet arī brīžiem ātri skrienams. Un es domāju, ka šāds apvidus Kalvim ir parocīgs. Un viņš, lai arī konkurenti viņu nenosauc, organizatori nav nosaukuši par tādu kā pretendentu uz augstām vietām, viņš tomēr varētu patīkam pārsteigt. Jā, tikmēr mēs redzam, ka viens no medaļu pretendentiem, Anders Norbergs, ir pie 5. kontrolpunktu pieļāvis nepilnas minūtes lielu kļūdu. Un viņu ķer rokā Thierry Georgiou. Tikmēr Aleksandrs Kratovs uzrāda 4. ātrāko laiku 2. TV kontrolpunktā. Pie 5,2 km atzīmes tur Gernota Kershbaumer. Austriešu rezultāts pagaidām ir nepārspēts, bet tur, kur katru brīdi vajadzētu būt arī nākamajiem orientieristiem, favorītiem, kas šo rezultātu uzlabos. Šeit mums arī Gernota Kershbaumer gaida finišā. Atzīmējamies pēdējā kontrolpunktā. Šeit izstās,
lūk arī viņš kopā ar citu valsts sportistu un Nu, viņam bija 34 sekundes tātad pārsvars pār Valentīnu Novikovu, līderi finišā. Redzam, ka šis pārsvars, varētu arī tāds palikt finišā. Būs nedaudz mazāks. Finišs šeit jāskrien nepilnu pusminūti. Līdz ar to sagaidām, ka finišā būs pārsvars kaut kā apmēram 25 sekundes. Un mums būs jauns līderis. Mums būs jauns līderis. Nē, jā. Pusminūte priekšā joprojām tas pats pārsvars saglabājās. Un viņš mazliet pacēla rokas gaisā, tas nozīmē, ka cilvēks ir apmierināts savu startu. Jā, jau viņa distances veikšanas gaitā neredzējām būtiskas kļūdas, tā kā es domāju, ka viņš var būt apmierināts ar savu skrējienu. Un, jā. Redzam, ko maksājas viņam šī kļūda. 48 sekundes, 47 sekundes viņš zaudēja Gustavam Bergmanam. Ja Gustavs Bergmans nepieļauj kļūdas, ja vēl būs kādi citi orientieristi, kas tādas kļūdas nepieļaus, tad Thierry Georgiou neizdosies jau otro gadu pēc kārtas uzvarēt. Un šeit mēs redzam, tikko mums parādīja, kā Gustavs Bergmans ir pieļaus nelielu kļūdas 11. kontrolpunktu. Tā varētu būt apmēram 25 sekundžu vērtībā kļūda. Un tātad viņa pārsvars finišā prognozēm nebūs tik ievērojams, kā varbūt ir bijis iepriekšējos starplaikos. Tad šeit pie otrā TV kontrolpunkta organizatori gaida savējo, vietējo Hanu Airila, kuram augšā pēc labajā pusē GPS sistēmas redzam, kad viņš arī tuvojās. Jā, lūk arī viņš. Un labs rezultāts. Jā, rezultāts. Ļoti labs rezultāts, un viņš iesaistās šobrīd jau cīņā par medaļām. Noteikti. Tikmēr 5,2 km atzīmi, tur Mārtiņš Sirmais ir otrais šobrīd, zaudējot tikai Gustavam Bergmanam, tas ir pagaidām, zaudējot 2 minūtes 8 sekundes, tas nozīmē, ka no iepriekšējā TV punkta, tikai nedaudz Mārtiņš ir zaudējis šī brīža līderim, zaudējis kāds 11 sekundes, tātad saglabā labu tempu, labu kustību, un cerēsim, ka izdosies to noturēt arī līdz finišam. Šeit mums rāda, kā vairāk sportisti ir veikuši etapu no 3. un 4. kontrolpunkta. Tad daži ir izvēlējušies skriet pa labo pusi, nogāzēji pa apakšu un beigās paņemot punktu no apakšpuses. Citi ir izvēlējušies uz punktu iet pa kalna virsotni. Arī diezgan tāds svarīgs kontrolpunkts, kur ļoti daudziem bija tādas kļūdiņas, dažiem pat kļūdas. Redzam, jā, tad šobrīd Matijas Kiburts, viņa ceļš tiek attēlots dzīvajā. Un šeit pēdējā kontrolpunktā tiek gaidīts, kas? Tiek gaidīts dāņu sportists Rasmus Trea Hansens. Viņa rezultāts finišā nebūs starp 3 labākiem. Tātad arī viņu vairs mēs nepiepulcējam favorītu pulkam, kas turpinās cīņu par medaļām, bet Kirchbaumers, Austrijas orientierists, saglabā pirmo vietu un kādu laiku vēl šķiet, ka to saglabās, jo labi viņš šodien nostartēja 41 minūte 10 sekundes, bet noteikti šis laiks tiks uzlabots. Viņam jātiek uzlabotam, jo distancē vēl ir visi galvenie favorīti. Es domāju, jā, ātrākie sportisti noteikti skries zem 40 minūtēm. Izstāsta, ka tomēr organizatori plāno to 37 minūtes netiks sasniegtas. Organizatori mazliet pārvērtējuši sportistus, bet to organizatori arī tā grūti prognozēt. Un pēc 3,1 km atzīmes, jā, Edgars Bertuks šobrīd tur atzīmējas. Viņš ir otrajā pozīcijā, zaudējot Gustavam Bergmanam 43 sekundes. Tas, protams, ir pietiekami liels pārsvars Zviedram, taču tajā pašā laikā mēs varam teikt, ka Edgars šobrīd saglabā arī labu tempu un turpina cīņu par medaļu vidējā distancē 2013. gada pasaules meistars sacīkstēs. Leonīds Novikovs, jaunākais no brāļiem Novikoviem, tiek gaidīts pie 6. kontrolpunkta, tātad otrais TV punkts. Vēl viņam ir labākais laiks, mēs viņu redzam. Tas nozīmē, ka drīz viņš atzīmēsies un iespējams, ka mums būs jauns līderis pēc 1,6 km atzīmes. Un, ja nebūs, tad jā, ir jauns līderis, un tas ir Leonīds Novikovs. Viņš par 3 sekundēm uzlabo Gustava Bergmana rezultātu pēc 1,6 kilometriem. Jā, ja runājam par Gustavu Bergmanu, atceramies, tad viņš pieļauj nelielu kļūdu uz 11. kontrolpunktu. Un šobrīd arī GPS sistēmā, jā, šeit viņu gaida ārā, bet GPS sistēmā
Es redzu, ka ceļā uz 16. kontrolpunktu arī viņš ir pieļāvis nelielu kļūdu uz sekundēm, atkal 20. Tas nozīmē, ka viņa iepriekšējie pārsvari viņš vēl ir apsteidzams. Un redzam, ka pie 5,9 km atzīmes ir atzīmējies arī Mārtiņš Sirmais. Tātad Mārtiņš Sirmais arī tūdaļ būs finišā. Iespējams, ka arī Mārtiņu mēs redzēsim. Jā, Mārtiņu tieši mums arī parāda, jā. Tātad viņš finišēs noteikti kā tā brīža līderis. Un, jā, tas garantē vismaz vietu 15. Vai vismaz vietu 20. Mārtiņam noteikti beigās būs. Un to mēs arī tā aptuveni prognozējam. Jā, varbūt klusībā cerējām uz kaut ko vairāk, bet... Jā, bet šodien tomēr tie kalni bija diezgan lieli, un Mārtiņam bija tādas problēmas ar veselības sezonas gaitā, bet distanci viņš veids tehniski ļoti labi, un es domāju, viņš ar savu sniegumu ir apmierināts. Palacis. Lieliski. Šobrīd Mārtiņam ir jāgatavojas rītdienas stafetes sacensībām. Ļoti ceru, ka mums izdosies arī sazvanīties ar Mārtiņu un apvaicāties, kā viņam veicās distancē. Šobrīd Gustavs Bergmans, Zviedrs, jau mūsu prognozētais nākamais līderis finišā. Tuvojas finišam un, protams, nav nekādu šaubu, ka viņš diezgan pārliecinoši uzlabos Mārtiņas pirmā rezultātu, tad aptuveni par kādām 2 minūtēm. Šeit arī daudz Zviedru līdzteji, kas ar karogiem sagaida savu favorītu. Tātad Gustavs Bergmans, kurš kopumā pagaidām mēs varam teikt no visiem startējušiem, tā visstabilāk, vislabāk ir nogājis distances no tādiem favorītiem līderiem. Viņš varbūt nebija starp pašiem galvenajiem līderiem, tomēr jebkurā gadījumā pārstāv Zviedriju, orientēšanās lielvalsts un lūk kāds finišs, uzlabojot Mārtiņas pirmā rezultātu par vairāk kā 2 minūtēm. Un tagad līdera laiks 38 minūtes 21 sekunde. Jā, tad mēs varam prognozēt, ka tomēr varbūt arī kāds tomēr pārspēs, jo sasniegs to ordināri 37 minūtes, jo, kā es minēju, pēc GPS izstījās, ka Bergmans ir pieļāvis divreiz pa 20-25 sekundēm kļūdās, bet, fiziski viņš distanci veids ļoti labi, un tās 2 nelielās kļūdiņas, tas ir, kā teikt, Mārtiņš Sirmais. Viņš savulaik ir teicis, ka vidējā distancē kļūdās tev jāierēķina pusotru minūti. Automātiski, jā, jo orientēšanās sports, tas ir sporta veids, kur tu nekad nevar būt perfekts. Tu nekad nenoies distance bez nevienām kļūdām. Tev var būt 1 10 sekundžu kļūda, 5 10 sekundžu kļūda, 1 minūtes kļūda. Un, Mārtiņam viņš tā uzskata, ka pusotru minūti ir jāierēķina. Bet pēc viņa veiktā ceļa man izstījās, kad viņam šoreiz bija ļoti maz kļūdas. Ceram, pēc iespējas ātrāk ieraudzīt šeit kameras redzeslokā Kalvi Mihailovu, pēdējo startējošo Latvijas orientieristu. Tātad viņam šobrīd 3. laiks. Lūk, arī Kalvs parādās un zaudē pagaidām itin nedaudz, pie 1,6 km atzīmes itin nedaudz Leonīdam Novikovam, kurš ir šī brīža līderis. Tātad aptuveni pusminūte sliktāks rezultāts Kalvim Mihailovam. Šeit, protams, rezultāti ir ļoti blīvi, 29 sekundes viņš zaudē un pagaidām ir 10. Tātad ļoti solīda, laba pozīcija arī Kalvim Mihailovam, lai cīnītos par labām vietām turpinājumā. Viņš tātad pagaidām ir 10. Bet, kā jau teicu, ļoti šeit blīvi rezultāti pie 1,6 km atzīmes. Un paskatoties GPS, Kalvas distances sākumu līdz 6. kontrolpunktam ir veids ļoti atzīstami, praktiski bez kļūdām, varbūt viena maza kļūdiņa uz 10 sekundēm varētu tā, bet to tā grūti pateikt. Tad mēs varam prognozēt, ka distance atlikušo daļu, ja Kalvs veiks labi, tad vieta 10. noteikti ir sasniedzama. Gustavs Bergmans šobrīd finišā, viņš ir līderis pagaidām. Otrais ir šeit arī Mārtiņš Sirmā rezultāti ir uzlabojis Ukrainas Denis Šķerbakovs. Līdz ar to Mārtiņš Sirmais šobrīd nobīdīt uz 3. pozīciju, bet Edgars Bartoks tātad ir distancē, viņš var apsteigt Gustavu Bergmanu. Un tātad šobrīd mēs esam sazvanījuši Latvijas Valsts vienības orientieristu Mārtiņu Sirmo, kurš tikko kā finišēja vidējā distancē, uz brīdi bija līderis, tagad ir drusciņi noslīdējis uz leju. Halo, Mārtiņ, vai tu mūs dzirdi? Jā, klausos. Sveiks, Mārtiņ, šeit Andris no TV studijas. Mēs kopā ar Jānu Krūbiņu šobrīd spriežam par tavu rezultātu, par tavu sniegumu. Tu šobrīd zaudēji Bergmanam finišā 2 minūtes, taču kopumā mēs tavu startu vērtējam kā sekmīgu. Kādi tavu komentāri?
Jā, labdien visiem, kas skatās un panolīti. Īstenībā pie šīs pašsajūtas, kas man šobrīd ir, es centos, cik es varēju, kaut gan brīžam viens tāds spēles kalns, varbūt jūs redzējat kartē, tie, kas no kartes kaut ko vēl mazliet saprot, tur es praktiski soļiem, jo tik grūta distance, un kā jau Skandināvijā viņi izplāno stāv, varbūt tik tehniski un plus vēl fiziski grūti, lai varbūt savējiem, varbūt vieglāk būtu, bet tāpat laikā visi ir diezgan spēcīgi, un gadu no gada īstenībā Skandināvija praktiski jau paliek aiz muguras, un Baltijas valsts un Eiropa, teiksim, sāk jau uzvarēt mazliet. Un kā tu vērtēji pats savu sniegumu tīri no tehniskās puses, jo mēs tā GPS skatījāmies, tad tādas rūpjas kļūdas mēs nemanījām? Es uzskatu, ka pēc tehniskā, es domāju, tas viss bija kārtībā, un tās mazās apstāšanās, varbūt divas, tas bija tieši tā, lai nofiksētu, un bet tikai skrienot un domājot, tas ir ļoti sarežģīti, un varbūt to arī ir iespējams izdarīt uz apstāšanās, bet manā līmenī mazliet ir pa grūti fiziskajā ziņā. Ja būtu fiziski spēcīgāk, tad es varētu, es domāju, būtu ļoti labs rezultāts. Tāpat laikā es ļoti apmierināts un redzēt, tehnieks iespējams būs. Jā, labi Mārtiņ, novēlu tev veiksmīgi atjaunoties un sagatavoties rītdienas stafetei, kurā noteikti mēs arī visi Latviju sekosim līdzi un protams, tā turēsim īkšķis arī pa mūsu atlikušiem sportistiem. Jā, tagad laiks padzerties ūdeni un atpūsties. Paldies, Mārtiņ! Jā, labi, Mārtiņ, visu labu! Jā, tā. Tātad mums tiešādē bija saruna ar Mārtiņu Sirmo, ar Latvijas orientieru starp pirmo, kurš šodien finišēja šeit vidējā distancē, un kā redzam, pagaidām Mārtiņš finišēja vēl 3. pozīcijā. Jā, viņa, kā viņš pats atzina, kļūdas praktiski nebija, pat mazāk kļūdas nekā, ko viņš pats ir ieminējis, pusotru minūti jāierēķina, bet, fiziski viņam tā kondīcija nav tā spēcīgākā uz šo brīdi, un tas varbūt arī ir tas iemesls. Peters Obergs, otrs no zviedriem, kas pretendē uz augstu vietu, taču redzam, kā attiecībā pret savu tautieti Gustavu Bergmanu, viņš tomēr zaudēja pietiekami, līdz ar to nebūs medaļnieku skaitā šodien, vairāk kā 2 minūtes viņš piekāpjas finišā, un tajā pašā laikā uzlabo nedaudz Mārtiņa Sirmā rezultātu, līdz ar to Mārtiņš šobrīd jau aizgūt piedestālu, tad par 11 sekundēm šis zviedrs ir bijis ātrāks nekā Mārtiņš Sirmais šodien, un šeit Leonīds Novikovs tiešraidē pārvietojas GPS sistēmu, viņam seko un redzam ierakstā tur Thierry Georgiou, un tad zaudē. Leonīdam Novikovam šobrīd Thierry Georgiou, 7-kārtējais vidējās distances pasaules čempions. Jā, arī 3. TV kontrolpunktā mēs redzējām, ka Thierry Georgiou bija 45 sekundes aiz tā brīža līdera Pētera Zviedru sportists Bergmana. Un kopā ar Bertuku, vienlaicīgi ar Bertuku. Jā, Thierry Georgiou ir faktiski identisks laiks, pēc 3,1 km bija identisks laiks ar Bertuku, 43 sekundes aiz Gustavu Bergmana. Edgars Bertuks vēl nav atzīmējies pie 5,2 km atzīmes. Un šeit savukārt pie 8. kontrolpunkta, pie 3. TV punkta tiek gaidīts mājinieku favorīts. Tad vienīgā cerība šīs dienas distancē Hannu Airila. Sākums viņam bija labs, bet tagad redzam, ka jau vairāk kā pusotru minūti viņš zaudēja līderim Bergmanam. Jā, GPS sekošu sistēmās skatos, ka Hannu Airila nav izvēlējies to veiksmīgāko garo etapu, 7. kontrolpunktu, apliecis pārāk daudz pa kreiso pusi viņš kalnu šajā etapā. Kauls Mihailovs atzīmējies 1,6 km TV punktā. Viņa rezultāts šobrīd ir 10. labākais, un tas vieš cerības. Tikai 29 sekundes aiz līdera Leonīda Novikova. Jā, un šobrīd Kauls ir tajā saucamajā garajā etapā, kurš iespējams būs arī izšķirošais šīs dienas sacensībās. Tikmēr mēs redzam, ka Daniels Humans uzrāda identisku rezultātu ar Edgaru Bertuku šajā kontrolpunktā, un abiem ir 3. vieta. Bet, jā, turpat arī Danielam Humanam priekšā bija Hannu Airila, un, ticamāk, viņi atlikušo distances daļu veiks kopā, kas no mūsu skatu viedokļa varbūt nav tas labākais, jo orientēšanās, ja skriena kādu kopā, ļoti spēcīgi līdzīgi sportistu, tad tas temps ir mazliet, varbūt pat ātrāks nekā tu esi viens. Bet, tāpat kā riteņbraukšanā, ja 2 aizbēg no lielās grupas, tad 2 ir vieglāk nekā 1, un 3 ir vieglāk nekā 2. Šeit gan vējam, protams, nav tāda nozīme mežā. Šeit vairāk izšķir tempa noturēšana. Fabians Hertners, pagājušā gada bronzas laureāts, uzrāda. Pagaidām neuzrāda, mēs viņu vēl gaidām. Viņam bija diezgan labs rezultāts, taču viņš vēl nebija atzīmējies šajā radio punktā. Viņš bija atzīmējies, viņš zaudēja tikai dažas sekundes Gustavu Bergmanu. Arī konkurētspējīgs rezultāts. Jā, un es sagaidu, kad finišā viņš apsteigs šī brīža līderu Gustavu Bergmanu. Un šeit viņš ir arī
Jā, tad tomēr viņš neapsteigs. Viņš atzīmēs pēdējā kontrapunktā un finišā viņš zaudēs nepilnu minūti Gustavam Bergmanam. Pēc 5,2 kilometriem Hertners no Bergmana atpalika minūte un 5 sekundes. Varbūt nedaudz viņš ir pietuvojies, drusku uzlabojis savu rezultātu atlikušajā distances daļā, taču nepietiekami, lai pacīnītos ar Bergmanu. Tomēr, kas zina, no medaļu pretendentu loka mēs vēl neizslēdzam Fabianu Hertneru. Jā, jo šobrīd ir otrs labākais laiks un sniegums ir bijis gana pārliecinošs, bet, protams, jāpagaida arī vēl pārējie startējušie, jo mežā ir vēl 15 sportisti, visi reāli medaļu pretendenti. Šobrīd 8. kontrapunktā atzīmēs Tonijs Novikovs, un viņš ir 2 sekundes priekšā Bergmanam. Tātad tā ir visticamāk cīņa jau par medaļām, varbūt pa zelta medaļām. Un šeit mums rāda, to pieminēto kļūdu, ko es iepriekš pieminēju, kad Bergmans šeit pieļauj nelielu kļūdu. Virtuāli Thierry Georgiou it kā bija aiz muguras, bet es pieņemu, ka 11. kontrolpunktā viņa laiks varētu būt diezgan identisks. Un tas, ko mums rāda dzīvējā, tas ir norvēģu sportists Kāss, kurš arī tuvojās 11. kontrolpunktam. Jā, Bergmanam šī kļūda varētu arī maksāt, iespējams, pat ne tikai uzvaru, bet arī varbūt medaļu. To mēs redzēsim, tas atkarīgs no pārējiem šī brīža favorītiem, līderiem. Edgars Bertuks šobrīd redzam 4. laiks, viņam ir pēc 8. kontrolpunkta. Tikai 1 sekundēs Daniela Hubmana, kurš ir 3. pozīcijā, bet līderis Leonīds Novikovs joprojām tur. Matijas Kiburts no Šveices, tātad sprinta čempions, šobrīd zaudē 35 sekundes un vēl pagaidām nav atzīmējies 8. kontrolpunktā, zaudē tātad līderim. Jā, un diemžēl man nav pārāk iepriecinošas ziņas no GPS sekošanas, no garā etapa, jo tur izstāsta, ka Kalvis arī nav izvēlējies to labāko ceļa variantu. Bet, jebkurā gadījumā saglabāsim optimismu un drīz viņu arī mums vajadzētu parādīt, jo viņš startēja tikai pusotras minūtes aiz Matijas Kiburts, kurš tikko atzīmējās šajā kontrolpunktā. Šeit mums rāda, ka no 11. kontrolpunktā Bergmans un Thierry Georgiou bijuši kopā, virtuāli kopā vienādu laiku, un tad, ja Bergmans ir šī brīža līderis, un Georgiou mēs redzējām, it kā vienā brīdī atlikt 45 sekundes, bet, šobrīd viņa atkal ir... Tāds neliels pārsvars varbūt vēl ir Bergmanam. Mēs redzam, ka Georgiou mums bija tiešraidē redzams. Un tagad gan Edgars Bertuks. Edgars Bertuks pie 5,2 kilometriem zaudē... 35 sekundes zaudē Gustavam Bergmanam. Ja mēs salīdzinām ar 3,1 km atzīmi, tad tur viņš Bergmanam zaudēja nedaudz pat vairāk, 43 sekundes, bet šeit jāņem vērā Bergmana pieļautā kļūda. Jā, un tas, ko mums tikko rādīja kontrolpunkts numur 14, bet uz 16. kontrolpunktu iepriekš Bergmans arī pieļāva nelielu kļūdu, līdz ar to viss vēl ir iespējams. Un šeit finišā ir trešais spēcīgākais nomināls Krievijas sportists, bet pievērsimies uzmanību Lauris Sildam, kurš šobrīd cīnās par vietu sešniekā. Mārtiņu Sirmo viņš neapsteigs, bet Gernatu Keršbaumeru iespējams apsteigs. Un vēl pēdējie metri. Un jā, Igauņu sportistam šobrīd 6. laiks finišā. Bet, kas patīkami, Mārtiņš Sirmais ir mazliet priekšā. Jā, Mārtiņš šobrīd pēc finiša ir 5. pozīcijā. Bergmanam viņš šodien zaudēja 2 minūtes 12 sekundes. Gustavs Bergmans visticamāk savu līderu pozīciju nesaglabās. Cerēsim, ka ka viens no tiem, kas uzlabos viņa rezultātu, būs tieši Edgars Bertuks. Un cerēsim, ka arī Kalvis Mihailovs. Turpinās cīņu par augstām vietām šobrīd. Mēs redzam Bergmans attiecībā pēc Georgiou vēl. Tā ir vēlreiz šī liktenīgā Bergmana kļūda. Grūti pateikt, vai liktenīgā? Šoreiz vairāk uzmanību pievēršam Danielam Hubmanam, šveicis sportistam, kurš pieļāva diezgan rupju kļūdu uz 10. kontrolpunktu. Viņš meklēja tur tumšs zaļais, tas nozīmē, ka tur ir aprūtinātāka redzamība un arī punktu grūtāk bija atrast. Viņš pieļāva kļūdu, tad iespējams pat tā viņam maksāja medaļas. Un šobrīd finišā ir Aleksandrs
Kratovs, un, jā, nu, diemžēl viņš par pāris sekundēm apsteidz Mārtiņu Sirmo, bija Mārtiņu Sirmo 6. vietu, bet, Mārtiņu Sirmais cilvēks, kurā gadījumā būs ļoti augsts. Tie, kas pirmoreiz vēro orientēšanās sacensības tiešraidē, Latvijā, es domāju, ka lielākā daļa šeit arī pirmoreiz, jo pirmoreiz mēs patiešām arī rādam orientēšanās sportu tiešraidē. Tad šis ir tas aizraujošākais brīdis. Te ir šī arī orientēšanās burvība, ka mēs redzam jau šīs līderu savstarpējās cīņas. Mēs redzam finišā, kā ik pa brīdim tiek uzlabot rezultāti. Kā līderis kādu brīdi turās, tad viņu kāds apsteidz. Tad mēs redzam šīs analīzes, un šeit joprojām mums rāda Žoržu pret Bergmanu. Vēl nedaudz, burtiski pa nulēm. Jā, pie 12. kontrolpunkta laiks ir bijis identisks. Tātad Žoržu skrējiens mums tiek rādīts tiešraidē un Bergmana tā kā atkārtojumā. Un šeit ir situācija pie 3,1 km, 8. kontrolpunkts un... Distances vidutis, Edgars Bertuks 4. pozīcijā. Jā, un praktiski kopā ar Ķeriju Žoržu, kur mums rāda šobrīd arī cīņa pa līderiem. Un ar nepacietību gaidām Kalvi Mihailovu šajā 3,1 km atzīmē. Bet tagad atgriežamies pie 5,2 km atzīmes. Karls Godegers Kāss, vidējās distances, starp citu, arī pasaules čempions 2010. gadā. 10. gadā, jā. Tā, kad pasaules čempionāts norisinājās Norvēģijā. Tur bija ļoti smags, fiziski smags apvidus, lieli kalni, gari mētrāji. To mūsu sportisti arī atzina, ka tas bija viena no smagām distancēm, ko viņi ir veikuši. Un, jā, šajā kontrolpunktā viņš uzrāda 4. laiku. Uz to brīdi. Un arī Norvēģi līdzjutējs. Tikmēr Jānis Prohaska atzīmējās skatītāju kontrolpunktā. Tagad viņš dodās uz karšu nomaiņu. Jā, un mums ir informācija no distances. Kalvis Mihailovs 3,1 km atzīme, diemžēl sasniedz 30. vietā. Ir bijis, acīm redzot, problēma, kā jau mēs runājam par šī garā etapa ceļa izvēli. Varbūt vēl kāda kļūda. Šobrīd Edgars Bertuks, uz mirkli pievērsīsimies Edgaram Bertukam. Viņš ar 3. labāko rezultātu atzīmējis pie 5,9 km atzīmes, zaudējot līderim tātad jau nedaudz vairāk par pusotru minūti. Jā, un līdz finišam bija palicis pavisam nedaudz, tad mēs varam prognozēt, ka visticamāk arī finišā uz to brīdi Edgara Bertuka rezultāts būs 3. bet, aiz viņa startēja vēl veseli 10 sportisti. Tātad gan Edgaram, gan Kalvim ir bijušas kļūdas atšķirīgos distances posmos. Kalvs tātad šobrīd no līdera Leonīda Novikova pie 3,1 km atzīmes atpaliek par 3 minūtēm, 31 sekundi. Tā ir pietiekami liela atstarpe, kuru iespējams, ka vidējā distancē nevar sadaldēt. Tāda realitāte, taču cīņa turpinās, un Edgaram Bertukam savukārt ir jātur līdz galam. Izredzes pie medaļas tik joprojām saglabājas. Jā, izredzes ir. Vienmēr jācīnās līdz galam. Lūk, mums ir Edgara gaida. Jā, šobrīd izstāsta, kad arī 2. vietu viņš neapsteigs, bet 3. vieta viņam finišā būs. Un tad es prognozēju, ka finišā vieta 10. noteikti būs, varbūt pat arī augstāk. Pēdējā distancē būs šogad jauns pasaules čempions, tas jau šobrīd ir skaidrs. Edgars Bertuks savas pilnvaras noliek. Cerēsim, ka veiksmīgāks būs starts rītdienas stafetē. Bet tagad sagaidām finišā ir paveikts kārtīgs darbiņš, 6,3 km sarežģītā klinšainā tehniskā apvidū. Edgars Bertuks. Redzam arī Latvijas karogs un arī visi Somi jūt līdzi, jo visi cieņu pagājušā gada pasaules čempionam, un Somijā viņš ir ļoti populārs sportists, un visi viņu pazīst. Startē arī Somijas komandā sacensībās, kas notiek Skandināvijā, Somijā un citur pasaulē. Un tātad pusotru minūti Edgars Bertuks zaudēja šajā brīdī līderim finišā, kurš joprojām mums ir Gustavs Bergmans no Zviedrijas, un tāpat kā ar Mārtiņu Sirmo cerams, ka varēsim sazināties pēc kādu brīžu telefoniski arī ar Edgaru Bertuku, lai pavaicātu, kā veicās šodien un kur varbūt palika šīs dārgās sekundes. Jā, un uz brīdi mums arī parādīja, kā situācija distancē, kur Bergmana un Bertuka GPS tika salīdzināts ar Ķeriju Žoržu laika, kurš tiek šobrīd arī gaidīts, un kā mēs redzam, ir palikušas 7 sekundes, un šeit lūk arī ir vidējās distances karalis, un viņš atzīmējās, izrāda identisku laiku kopā ar sekundi ātrāk nekā Bergmanam. Tad mēs varam prognozēt, ka beigās visu izšķirs sekundes. Jā, un šajā brīdī
Edgars nebija vēl pieļāvis šo pēdējo kļūdu. Viņš vēl zaudēja tikai pusminūti abiem šiem, gan Bergmanam, gan Žoržu. Nu, redzējām, ka finišā jau Edgara rezultāts bija krietni vājāks, salīdzinot ar Gustavu Bergmanu. Bet tagad tātad mums pēc 5,2 km atzīmes ir divi līderi, Thierry Žoržu, Gustavs Bergmans, ar faktiski identisku laiku. Bet organizātori mums atgādina par jaunāko brāli Leonidu Novikovu, ko paši krievi atzīst kā talantīgāko, kurš virtuāli ir šobrīd priekšā gan Žoržu, gan Bergmanam. Līdz ar to, ja distances beigu daļa tiks veikta bez kļūdām, varbūt arī būs čempions mums no Krievijas. Viens ir pilnīgi skaidrs, ka intriga mums šeit būs līdz pēdējiem finišētājiem. Tas ir pats skaistākais, kas var būt arī orientēšanās sportā. Šādās sacensībās, kur dalībnieki startē nevis kopā, bet kā vidējā distancē, kur startē ik pa pusotrai minūtei. Un tad arī ir ļoti aizraujoši visu sagaidīt finišā. Tātad pagaidām redzam, Edgaram Bertukam finišā saglabājas 3. rezultāts. Bet šis sportis viņu apsteigs. Jā, 10. gada pasaules čempions vidējā distancē apsteigs. Jā, jautājums, vai viņš apsteigs Fabianu Herneru, kurš šobrīd ir 2. Visticamāk, ka nē. Tad šobrīd viņa rezultāts būs 3. Bet, pagājušā gada čempionu nobīdīs uz 4. vietu. Bet tagad, kad distancē vēl cīnās Kalvis Mihailovs, viņš ir tagad iegājis pēdējā 2. aplī pēc karšu maiņas. Un jā, kā mēs iepriekš redzējām, viņš jau zaudēja kāds 3,5 minūtes līderiem, bet, jebkurā Kalvis ir cīnītājs un cīnīsies līdz beigām. Un šobrīd mēs esam sazvanījuši Somijā Vokotī uzreiz pēc finiša Edgaru Bertuku. 2012. gada pasaules čempionu šajā vidējā distancē. Šobrīd Edgars Bertuks finišā pagaidām ir 4. rezultāta īpašnieks. Tūdaļ pavaicāsim, kas tad šodien tur beigās notika. Tad, kamēr Edgaru Bertuku vēl cenšamies sazināties, mums ir atkal skats no meža. Šeit Anders Norbergs, viņš šajā kontrolpunktā zaudēja 2,5 minūtes līderiem un ierindojās 10. vietā. Bet, protams, visi gaida, kā tad izšķirsies medaļu liktenis, vai zelta medaļa būs Bergmanam, kurš šobrīd jau finišējis, vai Thierry Žoržu, vidējā distances karalim, kurš vēl atrodas distancē, vai varbūt Krievam, Leonidam Novikovam. Jaunākam brālim Leonidam Novikovam, kuram vidējā distancē zelta medaļa nav bijusi. Un šeit arī gaida vidējā distances karalim, un izstāsta, ka tālumā mēs arī viņu tūlīt ieraudzīsim. Jā, šeit viņš izskrien ārā no meža. Mēs varam pilnīgi droši teikt, ka Thierry Žoržu šogad nekļūs. Nē, šajā kontrolpunktā viņš ir jau... Tātad viņš ir, šajā kontrolpunktā viņš ir priekšā Gustavam Bergmanam, bet 21 sekundi. 21 sekundi, un līdz finišam ir vēl palikuši nepilns puskilometrs. Un es prognozēju, ka Bergmanam viņš jau apsteigs, bet... Jautājums par Leonidu Novikovu. Jautājums paliek par Leonidu Novikovu. Jā, izstāsta, ka ar Edgaru Bertuku vēl neesam sazinājušies, bet cerams, tas izdosies. Un tikmēr ieskats, kamēr mēs gaidām finišā Thierry Žoržu, kuram tātad ir šobrīd nepilna pusotru minūte, lai finišā apsteigtu Gustavu Bergmanu, nobīdīt uz 2. pozīciju. Lūk, viņš atzīmējas un uz finišu. Tas ir priekšpēdējais kontrolpunkts, bet priekšpēdējais kontrolpunkts ir turpat blakus pēdējiem kontrolpunktam. Tad līdz ar to viņš noteikti apsteigs Gustavu Bergmanu un uzrādīs labāko laiku. Un tad, kad finišēs Thierry Žoržu, mežā būs palikuši tikai vairs 5 vīri. Bet, reāli medaļu pretendenti uz zeltu Daniels Kubmans visticamāk tas nebūs. Hano Airila vietējais Soms arī nebūs. Matijas Kuburts arī nebūs. Un Kalvis Mihailovs, diemžēl, arī ne. Vienīgais konkurents viņam būs Leonids Novikovs. Stadions šeit Vokotī sagaida finišā francūzi Thierry Žoržu, 7-kārtējo pagaidām, vēl tikai 7-kārtējo pasaules čempionu vidējā distancē. Tas pagaidām tikai, tas nav īsti, tas tikai nebūs īsti pareizi. 7 tituli vīriešu orientēšanās
konkurencē vienā distancē nav nevienam. 27 sekundes Žoržu ir bijis ātrāks par Gustavu Bergmanu, bet vai ar šo rezultātu pietiks, lai 8. reizi kļūst par čempionu, to mēs tūdaļ uzzināsim. Leonīda Novikova rezultāts ir joprojām labāks. 30 sekundes Leonīds Novikovs distancē ir priekšā Thierry Žoržu. Ja nepieļaus nekādas kļūdas, mums čempions šogad būs no Krievijas. Jā, kā redzam, Thierry Žoržu nav apmierināts, jo viņš ir pieļāvis 2 nelielas kļūdas, un viņš vienmēr cenšas būt perfekts. Un, tagad uzreiz cenšas analizēt, kur viņš ir pieļāvis, ko izdarījis nepareizi, lai sagatavotos labāk nākamajām distancēm. Bet tikmēr Leonīdam Novikovam vēl ir atlikuši 4 kontrolpunkti līdz noskaidrosies, vai viņš apsteigs vai neapsteigs Thierry Žoržu. Un šeit ir ekskluzīva intervija par Thierry Žoržu, bet to mums neparāda. To var dzirdēt stadionā. Šobrīd visa uzmanība ir pievērsta tikai un vienīgi Leonīdam Novikovam. Šeit gan mēs redzam, tas ir Anders Nordbergs, taču viņš šobrīd nav starp medaļu pretendentiem. Īstās, ka Anders Nordbergam ir problēmas ar priekšpēdējā kontrolpunktu atrašanu. Jā, šeit viņš paskrēja garām. Un, kā redzam, Anders Nordbergs ierindosies gan aiz Mārtiņa Sirmā, gan aiz Edgara Bertuka. Tātad Mārtiņa Sirmā rezultāts joprojām ir 10. top 10, viņam 9. vieta. Ja nemaldos, pasaules čempionātā vidējā distancē viņam augstākā bijusi... Augstākā vieta ir bijis 12. vieta, tā kā ļoti iespējams, ka Mārtiņš Sirmais šobrīd 2013. gadā uzrādīs savu visu laiku labāko rezultātu vidējā distancē. Pasaules meistars sacīgs. Bet atgādināsim, ka Mārtiņš Sirmais ir bijis 2 reizes Eiropas čempions un Eiropas vicečempions, atvainojos. Un Eiropas čempionātā konkurence ir tikpat liela vai pat lielāka nekā pasaules čempionātā, jo spēcīgākās orientēšanās valstis ir visas Eiropā. Un, ja pasaules čempionātā katrā distancē drīkst startēt 3 dalībnieki, tad Eiropas čempionātā drīkst startēt 6 dalībnieki. Tas nozīmē lielvalstis, visas Skandināvijas. Reiz 2. Lielvalstis reiz 2. Un tāds ir konkurentu skaits. Jā, tad līdz ar to visu cieņu Mārtiņam Sirmam par šiem 2 viņa sasniegumiem. Un, protams, mēs arī ceram, ka viņš atjaunosies un būs viens no komandas balstiem rītdienas stafetēs. Kur tātad Mārtiņš Sirmais, Edgars Bertuks un trešais tātad atcīmredzot Kārlis Mihailovs būs tas, kurš pārstāvēs Latvijas valstsvienību. Bet tagad Šveices orientierists Matijas Kīburts, kurš no šveiciešiem startēja pēdējais, viņam ir 5. labākais rezultāts šobrīd, tātad arī labs rezultāts, protams, taču nepretendējot uz zelta medaļām. Gaidām Leonīdu Novikovu, viņš arī parādās un redzam, ka šobrīd patiešām mūs sagaida fantastisks finišs, viņam jābūt ir ļoti, ļoti ātram šobrīd, jo faktiski tikai dažu sekundžu pārsvars Leonīdam Novikovam ir pār Thierry Žoržu. Un te vēl palikuši ir 2 kontrolpunkti, priekšpēdējais kontrolpunkts, kuram, kā mēs iepriekš redzējām, Nordbergs uztaisīja nelielu kļūdu. Kļūda uz 5 sekundēm, bet Novikovam tā var maksāt. Jautājums tāds, vai Thierry Žoržu tur uztaisīja kādu neprecizitātu un kļūdu. Ja Žoržu ir pazaudējis tur kādu laiku, tad viss ir iespējams, ja ne, tad Novikova uzdevums būs ārkārtīgi grūts šobrīd. Leonīda Novikova priekšrocība tas, kad viņam priekšā viņš noķērs pa pusotru minūti priekšā startējošo Danielu Hubanu, un viņš viņam visticamāk palīdzēs atrast arī priekšrocību. Jā, un redzam, šeit viņš ir veiksmīgi atzīmējies. Un tagad vēl tepatās palicis pēdējais kontrolpunkts un finiša taisne. Mūs sagaida diezgan fantastisks šobrīd finišs pasaules meistars sacīkstais vidējā distancē orientēšanās sportā. Thierry Žoržu vai tomēr Leonīds Novikovs? Tāds ir jautājums. Šobrīd mēs patiešām visu uzmanību veltam šobrīd šim atrasinājumam. Lūk, Novikovs atzīmējās pēdējā punktā un tagad uz finišu. Vai pietiks ar 36 sekundēm Novikovam? Es domāju, ka pietiks. Viņam arī ir gan visi līdzekļi bļauj un treneri bļauj. Jo man liekas, ka finišs bija nepilns 32 sekundes ātrākie sportisti veids. Bet, jebkurā gadījumā 20 sekundes līdz Thierry Žoržu rezultātam, un šobrīd Novikovs jau iejūtas sprintera lomā, un redzam, ka tur, protams, šveicietis viņam netiek līdzi, jo Novikovs skrien iespējams savas karjeras, spilgtāko finišu spurtu. 10 sekundes līdz Thierry Žoržu laikam. Mums ir jauns pasaules čempions 2013. gadā, un tas ir Leonīds Novikovs no Krievijas. Apsveicam! Patiešām starp favorītiem netika minēts Leonīds Novikovs, taču tieši viņš ir tas, kurš izgriež pogas visiem konkurentiem un tajā skaitā 7-kārtējiem pasaules čempionam šajā distancē Thierry Žoržu, bet tagad mēs esam sazvanījušies ar Edgaru Bertuku. Halo, Edgar, vai tu mūs dzirdi šeit no studijas?
Jā, to būs Edgars. Tā, tūdaļ mēs arī runāsim. Sveicināts, Edgars. Klausos. Šeit Andris no TV studijas. Sveiks. Es jau drusku atpūties, atvilcis elpu. Kāds ir tavs sajūtas? Pēdējā kilometrā kaut kas notika, kaut kādas sekundes svarīgās tu tomēr pazaudēji? Jā, būtībā tas viss notika tāpēc, kad es nedaudz savainoju aci, to pašu, kuru biju savainojis jau pirms mēneša. Un, bija diezgan grūti tehniski nostrādāt distanci līdz galam, un tur arī sakļūdījos. Visticamāk, līdz tam brīdim biju kļūdījies ļoti nedaudz, 20-30 sekundes. Mēs redzējām, ka garajā etapu izvēlējies vairāk pa kreiso pusi iet, daudz izvēlējies pa labo pusi iet. Tavuprāt, tur nevarēja arī palikt kaut kādu pusminūte? Tas man ir jāatcerās kartē vēlreiz. Tajā brīdī es izvēlējos kreiso variantu. Man likās, ka tas ir nedaudz taisnāks. Tur bija diezgan liels kāpums jāpārvar, bet, ja jau tā ir, ka tā arī bija. Un runājot par to tavu acu mikrotraumu, es ceru, ka tā nav nopietna un kad rītdien tu būsi uz līnijas, lai palīdzētu cīnīties Latvijai par augstām goda vietām. Es tā arī ceru. Es darīšu visu iespējamo, lai tas notiktu, bet, apsolīt es to 100% nevaru. Edgar, paldies tev par veltīto laiku šeit mums telefonu sarunai. Tagad atpūties un gaidat kauli finišā. Paldies! Tas bija Edgars Bertuks, Latvijas valsts vienības orientierists. Šobrīd jau bijušais pasaules čempions vidējā distancē, bet mēs redzam pa labi tur treneru apskāvienos. Valentīns Novikovs šobrīd, jaunais pasaules čempions šajā distancē. Jā, it kā vēl mazliet viņam jāsagaida divi sportisti, Matijas Kiburts un Kaulis Mihailovs, bet jau no starplaikiem zināms, ka viņu nevar apdraudēt. Šobrīd ir, Matijas Kiburts. Kiburts zaudējis arī izredzes iegūt medaļu. Jā, šobrīd viņam ir 4. laiks. 4. labākais rezultāts, un šķiet, ka viņš tur cīnīsies par 4. vietu ar saviem tautiešiem, Hertner, Dub un Hubman, kuriem identisks laiks finišā, un tas viņam arī izdodas. Matijas Kiburts no šveiciešiem ir labākais, taču mierinājums mazs, 4. vieta. 4. vieta sprinta čempionam pirms gada. Vidējā distance nav bijis viņa varbūt spēcīgākā distance, tomēr šobrīd 4. vieta aizstāja tad Leonīda Novikova, Thierry Georgiou un Gustava Bergmana. Tad šobrīd finišā Edgars Bertuks ieņem 8. vietu un Mārtiņš Sirmais ir 12. pozīcijā. Tātad šobrīd, neuzlabo Mārtiņš Sirmā rezultātu Kaulis Mihailovs, Mārtiņš Sirmais atkārto savu karjeras labāko rezultātu pasaules čempionātos tieši vidējā distancē. Tātad tā ir 12. vieta un gribās patiešām Mārtiņu apsveikt ar diezgan tiešām veiksmīgu startu. Pēc tā, kā viņš bija sagatavojies, kāda bija viņa sportiskā forma, fiziskā sagatavotība, tad ļoti, ļoti labs starts. Jā, un runājot par Edgara Bertuka sniegumu, tad ir tāda informācija, ko mēs šeit nezinām, bet izrādās, ka Edgars ir ar zaru trāpījis pāci, un viņam, orientēšanās sportā, ja tas būtu pa pliku, ja pa gludu trasi jāskrien pa ceļu, tad tas varbūt neko neietekmētu, bet orientēšanās sportā tas uz kaut kādu brīdi var apgrūtināt tavu, vizuālo uztveri kartē. Un šobrīd redzam jau tātad medaļu ieguvēju GPS atkārtojumu uz pēdējiem punktiem. Redzam, ka Novikovs ir priekšā pagaidām vēl pietiekami, bet tad redzēsim jau distances beigu daļu, kad tur viņam pietuvosies Thierry Georgiou. Jā, Leonīds Novikovs nepārāk pārliecinoši paņēma gan 15, gan 16 kontrolu punktu, bet viņam par laimi iepriekš iekrātais pārsvars bija pietiekošs, lai finišā izrautu, noturētu zelta medaļu. Un šobrīd mēs gaidām vēl finišā Kaulu Mihailovu. Grūti pateikt, vai mums Kaulu parādīs, jo viņa rezultāts nebija starp labākajiem distances kontrolas starplaikos. Tātad atgādinu, ka pēc 3,1 km viņš bija 30. vietā, 3,5 minūtes aiz līdera Leonīda Novikova. Bet jebkurā gadījumā rītdien ir stafetes, un Latvijai pēdējos gados ir bijuši vērā ņemami sniegumi, un es paredzu, protams, tas tiks izlemts tikai vēl šovakar, bet es paredzu, ka stafetē startēs Mārtiņš Sirmais, Kaulis Mihailovs un Edgars Bertuks. Secība, to visticamāk mēs uzzināsim tikai rītdien, bet visticamāk Edgars Bertuks kā komandas līderis startēs pēdējais, un es domāju, ka
Kauls varētu startēt kā pirmais. Jo Mārtiņš ir, varbūt fiziski šobrīd ir vājākais no šiem trijiem, un tad šāds sportists cenšas likt otrā etapā. Viņam būtu vieglāk iekļauties tātad tajā situācijā distancē, kad jau tur apmēram sakārtošās komandas pozīcijās, jā, varbūt tas sākuma stress, tas ātrums, kas ir sākumā citreiz. Jā, jo sākumā pirmais sportisti startē kopā, valsts komandas līdz ar to sākumā ātrums ir ļoti liels, un tur arī svarīgi, lai to fiziskā savutība būtu augstā līmenī, lai tu visu saprastu, kur tu skrien un paņemtu īstos kontrolpunktus. Jā, stafetes starts, tātad tiešā translācija mums rīt arī LTV7 kanālā. Aicinam jūs visus pie televizoru ekrāniem atbalstīt mūsu komandu 13:50. Atgādinu, ka šodien arī, to mēs netranslēsim, bet varat sekot mājās pie datoriem. Šeit redzam čempionu, jaunā pasaules čempiona finišu Valentīns Novikovs, tātad atvainojas Leonīds Novikovs. Novikovs jaunākais kļūst par pasaules čempionu vidējā distancē 2013. gadā. Krievijai labs panākums. Krieviem ir bijušas zelta medaļas daudz stafetēs, bet individuāli viņiem nav izdevies tik bieži uzvarēt, un šis patiešām ir liels sasniegums. Panākumi ir bijuši viņa vecākajam brālim, Valentīnam Novikovam, un jā, bieži vien Leonīds ir bijis tā kā brāļa ēnā. Bet nav bijis zelts tam brālim arī? Brālim zelts nav bijis, jā. Viņam ir individuālajā distancē tieši. Jā, bet šobrīd arī prieks Leonīda sejā ir neviltots, jo šis ir viņa karjeras augstākais sasniegums. Šeit mums rāda arī trešās vietas ieguvēja Gusto Bergmanu. Labs, stabils skrējiens, viņš startēja no šiem medaļu ieguvējiem viens no pirmajiem un ilgu laiku bija līderis. Viens no nosīt neveiksminiekiem pagājušā gada sudraba medaļas ieguvējs Fabians Hertners, kurš šogad noslēdza sešnieku. Ja pēdējais gadu 5. vietu kopā ar savu tautieti Danielu Fulmanu. Bet, brāļiem Novikovu ģimenei patiešām lieliski 2 pēdējie gadi. Tātad vecākajam Valentīnam sudrabs pirms gada vidējā distancē, un tagad paiet tikai gads, un jaunākais brālis izcīna zeltu. Kas to būtu domājis? Un Thierry Žaržu jau 2. gadu paliek bez savas, tā teikt, rezervētās zelta medaļas. Pagaidām tātad apstājies pie cipara 7. Jā, bet rīt noteikti mēs abus brāļus Novikovus redzēsim Krievijas izlases stafešu komandas sastāvā, kur viņi noteikti liks par sevīm atgādināt, lūk arī tā saucamā puķu ceremonija, kas notiek uzreiz pēc finiša. Kur tika apsveikt tad trešās vietas ieguvējs Gusto Bergmans, arī jauns Zviedrijas sportists un priecīgs par savu panākumu. Thierry Žaržu, protams, arī priecīgs par medaļu, bet viņš jau ir pieredzis šajā distancē pie zelta medaļas, bet arī sudrabs nav smādējums. Ir bijuši arī viņam sudrabi, ir bijušas 2 sudraba medaļas pasaules čempionātos, bet, ja salīdzina ar to, cik daudz viņš reizes ir kļuvis par čempionu, tad, protams, citam sportistam 2 sudraba medaļas būtu ļoti daudz, bet Thierry Žaržu gadījumā, zelts ir tas, uz ko viņš tiec, uz šo perfekciju. Acīmredzot, ne jau varbūt tikai pēc uzvarām, bet pēc perfekcijas. Bet tagad mēs gribam vēlreiz paslavēt un izcelt tieši šo vīru, kas ir vidū. Leonīds Novikovs no Krievijas kļūst par pasaules čempionu vidējā distancē 2013. gadā Somijā Vaukatī sporta centrā. Atgādinu, ka rīt mums 13:50 tiešā translācija LTV7, kur mēs rādīsim vīriešu stafetes sacensības. Ierindā būs arī Latvijas komanda. Aicinu visus skatīties, atbalstīt, turēt īkšķus par mūsu komandu un cerēsim, ka izdosies pat uzlabot to labāko rezultātu. Labākais līdz šim ir bijusi 4. vieta. Arī tev, Jāni, bija iespēja skriet šīs komandas sastāvā, iegūt šo 4. vietu, bet gribās jau pieskarties tām medaļām. Tieši tā, jo arī toreiz 2009. gadā, kad bija 4. vieta, tad bronzas medaļa bija pāris soļu attālumā, un es mūsu izlases vīriem novēlu rīt, lai visas zvaigznes sakrīt un tomēr ieskanam beidzot tajā trīniekā. Bet, šis ir neparedzējams sports, un kā mēs redzam, veseli 30 sportisti vismaz pretendē uz medaļām. Tāpat arī stafetēs ir vismaz 15 valsts, kas pretendē uz medaļām. Tā kā novēlam vēlreiz mūsējiem veiksmi. Mēs translāciju tūdaļ beigsim. Tagad sāksies sieviešu sacensības vidējā distancē, kur turiet īkšķus par Lauru Vīķu un Ingu Dambi. Bet mēs tiekamies rīt 13:50 stafešu tiešraidē no Somijas, no Vaukatī pasaules. Mēs ar sacīgas orientēšanās sportā ar jums kopā šodien bija Andris Rupais un Jānis Krūmiņš. Uz redzēšanos! Pasaules čempionāta orientēšanās sporta translācijas atbalstītāji.